Čau, mani sauc Sandra, un es priecājos redzēt tevi savā podkāstā, tāpat kā es ļoti priecājos šeit redzēt Oskaru. Pateicoties Daira ieteikumam, viņš ir nonācis šeit, un pēc tam manas pētniecības rezultātā es sapratu, ka tā bija vienkārši kolosāla izvēle tevi uzaicināt. Un, tā kā mani klausītāji lielākoties ir cilvēki, kuri interesējas par kādu pašizaugsmes tēmām, par ezotēriku, psiholoģiju un tādām lietām, kas mani ļoti pārsteidza vienkārši tāpēc, ka es nebiju nekādā veidā ar tevi pazīstama līdz šim. Ir tas dziļums, kādā tu runā un kā tu vispār redzi pasauli un redzi lietas. Un man tas likās ļoti interesanti. Un pēc tiem kodiem pāris podkāstiem, kurus ar tevi klausījos, un arī kaut kādas mazās lietas, ko tu saki, kā tu viņas pasaki. Man tas liekas kaut kas tāds, tas, ko cilvēki parasti raksturo kā... Tas ir tik kruti, ka vīrieši par to runā. Sevišķi sievietes tā saka. Un nav tā, ka daudzi uzdrošinās tur tik skaļi un drosmīgi teikt kaut kādus komentārus par domāšanu, par zemapziņu un par to, kā mēs vispār funkcionējam paralēli visam lineārajam, kas ir tur business, make money un visas šīs lietas, kas arī, protams, ir vajadzīgas un ļoti, ļoti vērtīgas, un mēs ar to nereāli daudz iemācāmies. Un Oskars ir biznesa konsultants. Oskars ir uzņēmējs pamatā visdrīzāk, un tā laikam būtu precīzāk, un tev ir arī savs podkāsts Biznesa atslēga. Es paklausījos, starp citu, pāris epizodus, man ļoti patīk, ļoti iesaku arī ielūkoties un pastīties, kas tur notiek, bet tu jau teici, ka jūs vairāk uz Spotify koncentrēties, līdz ar to tad tur arī var atrast. Un, nu, tagad jau arī uz YouTube un visu kaut kur. Nu, labi, es redzēju, ka jums YouTube ir bišķi vairāk. Augam un attīstamies. Augam un attīstamies. Jā, nu visās platformās ir tā teorija, ka tev vajag pieskarties cilvēkam 6 reizes no dažādiem kanāliem, lai viņš tevi pamana, un tu kļūsti viņam par kaut kādu uzticamu cilvēku, un viņš izlem, tu ne kaut ko pirkt, vai arī nākt pie tevis, vai vispār redzēt tevi kā kaut kādu autoritāti. Tad, nu, vajag visus šos kanālus. Bez viņiem jau nu nekur. Un tas, ar ko es gribētu sākt, Oskar, ir ar tavu bērnību. Bērnību? Jā, ar tavu bērnību, jo tik cik es skatījos un klausījos, ļoti daudz stāsti par kaut kādām lietām, ko dari tagad, un arī biznesa atslēgā ir ļoti daudz tādu vērtīgu lietu, ko paņemt jebkuram, kurš kaut ko dara savā dzīvē. Tas nav tikai par biznesu, tas var būt, principā arī jebkuram, kurš strādā, tas noder, jo mēs visi sevi visu laiku pārdodam un mēs visu laiku attīstamies. Bet par bērnību gan ir ļoti maz. Un tas, ar ko es īstenībā gribētu, lai tu sāc, ir, kas bija tas, ko tu gribēji bērnībā? Ko es gribēju bērnībā? Jā, kur tu sevi redzēji? Zini, kā cilvēki grib tur būt kosmonauti, policisti? Jā, mēs baigi smekli, ka tu tā saki, jo pāris dienas atpakaļ mēs staigājāmies ar 2 ābeles dāvi. Jā, esmu vedējis viņiem arī, un mēs ļoti labi draugi esam. Marta ir mūsu dūla. Nu, redz, cik jauki. Un staigājāmies, un mēs tieši runājāmies, ko mēs darītu savādāk, ja mēs darītu kaut ko citu. Jā. Un es teicu, ka es visu dzīvi, ja es mainītu savu karjeru, visu dzīvi es gribēju būt pilots. Oh, wow. Es nezinu, kāpēc, bet man kaut kā tas viss fascinē, man liekas kaut kas foršs, un tad, protams, mums tur vēl viens draugs stāv blakām, viņš tāds, jā, bet man ir viens pazīstams pilots, un viņam ir tik garlaicīgs, zini, kā tu tur ķipa pacelies, ieslēdz autopilotu un 10 stundas neko nedari, un tad atkal ķipa nolaidies. Es saku, tagad tu man to visu tagad sagrauj to sapni par to. Bet man liekas, kaut kas tāds, ja es kaut ko citu darītu, man liekas, vienmēr es gribēju būt pilots. Jā. Man liekas, ka tā ir tāda nozara, kur tu 100% apceļos pasauli. Jo man bērnībā, es nezinu, kur tas bija, es kaut kādu filmu skatījos, kaut dokumentālo, kur stāstīja par putniem, par gājputni, kas lido pāri pasaulē, vai ne? Un tad tu iztēlojies, ka tu esi iztēlojies, ja tev būtu tas gredzens ap kāju. Un tagad, kad tu dienā, kad mēs visi nonākam pie dieviņa, tagad tev tāda rāda, tu tagad esi, kosmosā, vai ne? Vai kaut kur mēs augšā debesīs esam. Un tagad skaties uz to pasauli, un cik tad ļoti daudz tu esi par to pasauli kustējies, cik daudz, kur kaut kur esi bijis. Un lielākai daļai cilvēku nodzīvojot mūsu to savu dzīvību, tāds mazs punktiņš pa lielam ir uz šīs planētas, vai ne? Un tad man laikam, visvairāk, ko gribās, bet no visvairāk, ko es baidos, ir, kad nepaspēt redzēt visu. Man gribās nenormāli daudz kur ceļot, kaut ko redzēt, un man liekas, ka tieši tā kaut kāda tā ceļošana, tu redz kaut kā savādāks kultūras, savādāks cilvēks iepazīst, kā viņi dzīvo, kā viņi strādā, kā viņi domā.
Un tad tas tevi padara tādu more wise, tu redzi, saproti pasauli savādāk, tev mainās varbūt tās kaut kāds priekšstats, jo mums jau, ja tas punktiņš ir vienā vietā, tev tāda ļoti limitēta perspektīva par pasauli un par dzīvi, ne? Un daudz cilvēku sostās, ka tur kaut kas slikti vai tur kaut kas slikti, tev jāizbrauc pašam, jāpaskatās. Jā, bet jau tu esi īstenībā lielā mērā realizējis to bērnības sapni, jo viens ir profesijas nosaukums, bet otrs ir tas, kādas funkcijas tu no tā visa gribi, kas ir tieši tas, kas tevi tajā vilina, aicina. Un tu tikko aprakstīji tās funkcijas, kuras tāpat savā dzīvē realizē, neskatoties uz to, ka tu it kā to bērnības sapni nepiepildīji. Jā, bišķiņ savādāk. Jā. Man tagad sanāk aptuveni kaut kā 48-50 lidojumu gadā. Jā. Praktiski katru nedēļu sanāk pa lidojumam. Tāpat to savu punktiņu izplatu. Es ļoti piekrītu, un pie manis uz sarunu bija Sintija no Sinstiletos, kas dibināja studiju, un viņa arī kočo. Un mēs runājām par ceļošanu, jo tā viņai ir tāda atslēga vispār uz kaut kādām lietām, kas ir ienākušas viņas dzīvē. Un man patika, kā viņa teica, ka ceļojot, tu ieraugi kaut ko tu pat nevari iedomāties, ka tas eksistē. Respektīvi, tu savu redzesloku paplašini, bet daudziem, man liekas, tā redzesloka paplašināšana ir tāds, tu tā kā ieraugi kaut ko, tur auglīšu spēda, vēl kaut kas, bet nekas tāds tur dienas beigās nav. Un atpūties, respektīvi, bet viņa to ceļošanu, ko absolūti citādāk man pasniedz, un tas, ko tu runā, man izklausās pēc tieši tā paša, kā tu vispār sevi redzi kaut kādu, varbūt noteikti ir tavā dzīvē posms pirms tu ceļoji un pirms tu sāki paplašināt savu redzesloku un pēc, un kas tev varbūt tieši caur ceļošanu mainījās? Man šķiet, ka, zini, kas ir labi, man liekas, par ko forši domāt? Parasti, kad es varētu ieteikt tā, ja jūs gribētu notestēt savu attiecību spēku, dodaties ceļojumā, jo pārīši parasti ceļojumā notiek divas lietas, vai nu vairāk satuvinās, vai nu maksimāli sastrīdās, vai ne? Un parasti, tā vienkārši ir. Un es esmu bijuši arī tādos, nesauksim tos kapulgals vēl kaut ko, mēs ar Rūci arī esam ceļojuši kopā ar citiem pārīšiem, un mēs tādu vienkārši ceļojumu vidū redzam, kā citi kaut kur tur strīdās vēl kaut ko, un mums tāds, mēs tikai more connected. Pirms ceļošanas nebija jau īstās iespējas. Man bija ļoti. Es esmu ļoti daudz strādājis. Ļoti daudz strādājis. Tā, kad līdz iekšā mums vienkārši nebija fiziski kaut kur, pieņemsim, vecākiem nav, tur varbūt tās uz laiku kaut kur ceļot, vēl kaut ko man mamma teica. Tiešām izdarīja visu, lai mēs vienmēr būtu vismaz aizbraukuši uz Delfināriju, uz Lietuvu, vēl kaut kur, kas ir standarta vietas, kur katram latvietim bērnībā bija jābūt. Man mamma teica, man liekas, darīja visu, lai mani jau sūtītu jau agrā bērnībā. Es ļoti daudz basketbolu spēlēju, arī Latvijas izlases kandidātos. Mums tur kaut kādiem tur braucām kaut kur uz Beļģijas kaut kādiem turnīriem, vēl kaut kur. Man mamma teica, man liekas, atdeva pēdējo, lai es varētu vienmēr aizbraukt. Es atceros, ka man mamma vēl, man liekas, tik smieklīgs stāsts. Biju mazs puika, man liekas, kaut 13, 14 gadi. Man ir iespēja tikt uz Beļģiju tur ar kādiem labākajiem Latvijas, tur kādiem, man vecuma spēlētājiem uz Eiropas kaut kādu turnīru. Un man mamma pēdējā dienā, kaut kādu stundu pirms autobusa, braucu uz Dobeli, no kurienes mēs izbraucām. Man mamma aizņēmās vēl pēdējo naudu, lai nopirktu man botes. Un mēs aizējām uz to veikalu. Un tur agrāk bija ļoti populārs And1 basketbola botes. Tas bija tā kā top. Un es uzvelku tās botas, un es jūtu, cik man viņas ir pa maz. Un es tās kāju pirkstu tur galā tā saloku. Un es saku, jā, nice. Un es saprotu, ka man mamma tā kā atdod pēdējo un aizņemās vēl. Un es saprotu, ka tas ir vienīgais pāris tajā veikalā, ko es vispār talsos var nopirkt tajā laikā. Un man tulītās jau ir jābrauc uz turieni, un man ir jāvelk tās stilīgās botas. Un es vienkārši tagad, kad es par to tā domāju un atceros, ko man vecāki sūtīja man kaut kur. Un es ļoti agrā laikā uzķēru jau angļu valodu, jo tas bija vienīgais veids, kā komunicēt ar meitenēm. Tad, kad tu kaut kur brauc, un kā basketbolists, tas bija ļoti svarīgi. Tāpēc man ļoti ātri pielipa angļu valodu. Man liekas, ka angliski es spēju izteikties daudz labāk nekā latviski. Un sanāca ir tā, jā, kad es tur jau paceļoju kaut kāds pāris reizes kādiem basketbola turnīriem, un man bija tas huks jau iekšā, jau tas sirsniņā kaut kur, ka kaut ko to no tā visu vajag. Un kad pārvācāmies uz Somiju dzīvot, īsti daudz laika man nebija, jo es nenormāli daudz strādāju no rīta. Tur no 6 līdz kaut kādiem 6 vakarā strādāju tur demolācijā. Vakarā pēc tam uzreiz uz grupu nodarbības vadīju kā treneris. Tad vakarā vēl sieva, kā bērns mājās vispārējais. Un tad tā pa naktī mēs tur biznesa plānu rakstu. Un es vispār tur negulēju, man liekas, kāds 3 gadus. Un es laiku tikai maucu, man vienkārši fiziski nebija tam laiks. Un tad sanāca tā, ka
mēs bijām kaut kādu naudu iekrājuši, un mēs ar Rūtas izmantojam katru izdevību kaut kur braukt. Un mēs sākām ar Barcelonām, tur Spānijām, nu visu, ko te patās var, Portugāle, un vienkārši kaut kā we fell in love. Un mēs esam bijuši tādās situācijās, kur mums tur sākumā nav daudz naudas, mēs vienkārši aizbraucam ar autobusu, un mēs gribam tikt tur uz kaut kādu ūdenskritumu. Vienkārši maucam tur 2 stundas ar kājām, ne? Jau tādā agrā vecumā, jau cenšamies pieredzēt pasauli. Un kamēr tu staigājies, tu daudz pavadi laiku ar sevīm, ar cilvēku blakām. Tu daudz runājies, tu pats kaut ko daudz aizdomājies. Man liekas, ka tas jau tajā mirklī gan tā dabas skati, un kad tu esi prom no visiem cilvēkiem, tu kaut kā jūties savādāk. Nu, gan jau, ka arī tu pati to zini, to sajūtu, kā tas ir, kad tu izkāp ārā no lidmašīnas. Tu jūties kaut kā mistiski savādāk. Un es kaifoju no tās sajūtas. Man liekas, ka nav tā, ka... Man liekas, ka ne tikai arī tā ceļošana visu maina, bet maina arī tas, ar ko tu kopā ceļo. Man liekas, ka man tādā ziņā Dieviņš ir piespēlējis vienkārši visfantastiski kaut ko cilvēku manā dzīvē. Mums ar Rūtas ir vienkārši fantastiskas attiecības, un mēs tik ļoti viens otru papildinām, viens par otru, tā kā pušojam, rūpējamies un viss tas pārējais. Man liekas, ka that's the key to success, ka tu brauc ceļojumā, braukt ar pareizajiem cilvēkiem. Jā, noteikti ir ar kaut kādu... mērķi, kas nav all-inclusive paēst un pasēdēt. Mēs nekad dzīvē neesam bijuši all-inclusive. Es esmu bijusi vienreiz ar ģimeni. Mēs apsolījām, ka mēs nākošais gadu laikam aizbrauksim pirmo reizi. Uz Ēģipti gan jau vai uz Turciju. Nu, uz vienu vai uz otru. Standarta galamērķi. Standarta galamērķi. Jā, uz Alaņa. Jā, es tur biju. Nobalti, jā. Nu, mēs kaut ko tādu gribētu pamanīt, bet mēs vienmēr esam bijuši tie, kas ir against everything. Mēs tagad paši atrodam savu tur viesnīcu, savu visu to pāri, visu, ko darīsim, pilnīgi paši izdomājam. Ja tev atkal tu jau sāc var domāt vēl kaut kas. Un man liekas, ka par to ceļošanu arī ir tas, ka nevienmēr vajag aizbraukt ceļot, lai tev palikt tā perspektīva daudz plašāka par pasauli, bet es visiem iesaku plānot ceļojumus. Es, pieņemsim, gan izvēju katru nedēļu, es sēžu telefonā un es kaut kādu ceļojumu plānoju un atlieku kaut kādu, ja es tev atveru savu tagad telefonu Google Maps, es tev parādītu, man ir zvaigznītām atzīmēts, kuras esmu bijis un tādiem zaļiem ķeksīšiem, kuras vēlos aizbraukt. Un es savu ceļojumu plānoju gan katru nedēļu. Un tad, kad mēs izdomājam, varētu kaut kur aizgāzt, tagad nākošu mēnesi, es atveru to Google Maps un es visu kaut ko esmu redzējis, kur es esmu plānojis, kur es varētu aizbraukt kaut kādu foršu, tur kaut kādu kalnu, grēdus vai kaut kādu ūdenskritumu vēl kaut kas. Un tad es iesaku katram plānot, jo tev tajā mirklī jau pavērās perspektīva. Tev nav obligāti jābrauc, bet paplāno. Jā, tā ir sava veida manifestācija. Jā, exactly. Plāno ceļojumus. Jā. Tu jau iedomājies savā galvā, kā tur būtu, bet ar citu. Tu pieminēji, ka to iešanu 2 stundas uz kaut kurieni, un es klausījos tavu sarunu ar Montu, to veco, ko es tev teicu pirms gadiem 4, laikam jums viņa bija. Un toreiz man šķiet, ka, ja es nekļūdos, tad jums bija tā fitnesa studija, un tev tur bija komanda, ar kuru jūs strādājāt, un tu stāstīji, ka jūs ejat staigāt. Vai staigāšana vēl joprojām ir kaut kāda daļa no tavas dzīves, jo man šobrīd tā ir aktuāla lieta, un man vienkārši ir interesanti, kā citi cilvēki to redz un uztver, un tad, kad tu par to staigāšanu stāstīji, es saklausīju kaut ko ļoti līdzīgu tam savam vaibam, ka tas nav, nezinu, kustināt kājas, bet tas ir kaut kas vairāk tur no sērijas garīga praksa. Tikai un vienīgi meditācija. Vēl, protams, tikko pagājušajā weekendā biju aizbraucis uz Somiju. Mēs bijām ar Rūtas kaut kāds 13 km pa mežiem staigāties. Arī tīrs sniedziņš tikko uzsnīdz. Zin kā, tāds kaifs Somijas mežos staigāties pa sniedziņu. Tas ir fantastiski. Pēdējā laikā esmu ļoti aizrāvies ar Ričuku. Es tagad tieši šajā vasarā iebraucu 50,000 kilometru aplikācijā, kas ir forši pēdējos 4-5 gados. Jā. Ļoti daudz braucu ar Ričuku sanāk, vai ne? Pagājušajā gadā nobraucu pilnīgi visu Latvijas piekrasti. Dzīvoju guļammaisā 25 naktis pie Latvijas piekrastes, vienkārši pie jūras. Vienkārši pavasarī uznāca tāds vibes, tas mīļais vienkārši gāži. Nē, Rūta arī, tu piebrauc kaut kādās spotos, kur es tur paliku. Paliek ar maniem kopā, kaut ko pakaifojam un tā. Bet, tad uz skaistākos ērtākos. Jā. Bet es vienkārši tā gribās, piemēram, tagad jau 3 gadus esam ar draugiem salasamies un braucam no Brīvības pieminekli līdz Kolksragam. Vienkārši tā for fun. Un kaut kā tas Ričuks pēdējā laikā paķer vairāk nekā staigāšana. Tagad tiešām ap 2, bet tas ar riteni es ritīgi ķer kaifu, Jā, tā kaut kāda gan jau arī relatīvi jauna lieta, tāpēc droši vien arī paķer ļoti. Bet kā tu nonāci līdz kaut kādam secinājumam, ko vispār ir vajadzīgas tās
Fiziskās aktivitātes, ka bez tā nevar, jo manā dzīvē, piemēram, tas ir sevi pierādījis kā tāds must have. Vispirms tu sāc kustēties, tu sāc domāt, ko tu ēd, un tad tikai vispār tavā dzīvē spēj ienākt kaut kas cits un kādas idejas, un tu spēj viņas realizēt un vēl kaut kas, jo kamēr tu jūties kā sūds, tikmēr, tava dzīve tā arī izskatās. Kā tev ir? Padomā par savu dzīvi. Vai nav tā, ka tajās mirkļos, kad tu esi bijusi visaktīvākā, kustīgākā, tur meditējusi, gājusi sporta zālē, ka tu esi jutusies ritīgi labi? Nu jā, tā ir. Jā. Jebkuram cilvēkam, kurš sev to tagad pajautā, mēs visi varētu to pateikt, mēs visi tā jūtamies. Man ir tikai divas lietas dzīvē, un es vienmēr sev pieķeru. Ja es sāku justies kaut kā sūdīgi, vai man kaut kā garīgais nav vēl kaut kas, es vienkārši tāds padomāju, es vakar meditēju, un es biju uz sporta zāli. Tās divas galvenās lietas manā dzīvē. Es izmantoju Headspace. Meditācijām, visādām man patīk guided meditations, Joe Dispenza un sporta zāle. Tas viss, that's secret key. Vispār neko dzīvē citu nevajag. Tev vajag vienkārši nomierināties un pameditēt, pabūt pašam ar saviem savām domām, jo man liekas, ka lielākā daļa cilvēku baidās paši no savām domām. Teikšu tā, ka vairāk vīrieši baidās paši no savām domām nekā sievietes. Jo sievietes runā skaļāk par savām domām, tas ir tas, ko tu arī man sākumā teici. Kad nav daudz vīriešu, kas... Jā, bet, vīrieši baidās izteikt, man liekas, savu viedokli, tāpēc, ka viņiem nav tas viedoklis. Viņi nav pabijuši ar savām tām domām. Yeah. Tas nav par to, ka man liekas, ka daudz baidās. Vienkārši viņiem nav ko pateikt, jo viņi nav pabijuši tur. Saprot? Un meditācija un sports, visas tās divas lietas. Un tāpat tās sports jau beigās aizved pie meditācijas. Ja tu paskaties kaut kādas dokumentālās sērijas, kur, pieņemsim, ir džeki, kas brauc uz kodiem Ultraman, kas ir, kur tev tur 100 km jāskrien, 100 km jāpeld, 100 km jābrauc ar riteni. Tu jau pie 60 km esi tādā flow state, tavs prāts ir pilnīgi kaut kur citur. Tu nemaz nedomā par to, ka tev ir jāmiņās, tavs prāts jau kaut kur klejo, tu jau domā par citām lietām, tas ir meditatīvs state atkal. Yeah. Tā kā tik un tā sports jau atvelk atpakaļ pie meditācijas, un meditācija vēl visu to komplementē arī. Tas ir redzējis to Aizmanu? Jā, protams. Yes teorija. Veidot to. Es esmu big fan, yes teorija vispār. Tā kā, maksimāls fans. Jā, sīk diskomforts, tas vispār, pa lielam arī ir, par maniem un par visu, ko mēs darām. Man patīk tajā diskomfortā pabūt. Es pat savus draugus patestēju diskomfortā. Man atbrauc draugi, piemēram, arī uz Horvātiju. Pirmais, ko es izdarīju, viņus uzdzinu kalnā. Reāli, vienkārši uzreiz saģērbāmies, maucam kalnā. Jo tad, kad tev ir jākāp ritīgi virs 2 kilometriem kalnā, pa širādu, pa sarkano, melno trasi, kad tu kāp kalnā, tu jūti kā tie džeki. Mums reāli bija viens barā tāds, un mums arī attiecības ar viņu šodien nav. Bet reāli mēs gājām kalnā, un Maiers visu laiku tikai maucam. Es arī maucam. Mums tas trešais tāds, mums nevajadzētu griezties atpakaļ vēl kaut ko. Un kā pa dienu, kad tu ej augšā, tev ir ļoti karsts, tu cīnies ar karstumu. Tagad, kad nāk jau vakars, tu ej iekšā mākoņos un nevirs 2 kilometriem, tu ej iekšā mākoņos un sāk palikt tik augsts, un tev pilnībā ir jāsaģērbjas ziemas cepurīt, viss tas pārējais, un tev tikko tu ar pliku čestu, gruda gāja tur kāp kalnā, un tagad tu esi pufāja kalnu cepurē. Un tas viss notiek tur, un vienkārši viņš šlek tur čīks, un es saku, vecīt, man pofīgi, es tev bļāviens kukaragā uznesīšu tur augšā tajā kalnā, bet mēs uzkāpsim tajā kalnā. Un mēs reāli neesam draugi. Mums neesam draugi. Un, tādas vienkāršas lietas, tu vari pārbaudīt cilvēks tik ļoti zem spiedienu, un te pašā kaut kādā. Tāpēc tas ir tas sīk diskomforts, ko tu minēji, yes teorija, un cilvēkiem vajadzētu vairāk paskatīties par tām lietām, jo tikai diskomfortā mēs saprotam, kādi mēs paši esam un kāds cilvēks mēs gribam sev apkārt. Jā. Taisnība, jā. Es kaut kad runāju, man ir pašai personīgi tāds jēdziens dzīvē kā komforts diskomfortā, un tas ir tas, kur lielākā daļa cilvēku dzīvo. Tur, kur ir vienkārši sūdīgi, bet tur ir tik ļoti pierasti, ka tev liekas, ka tas būs kaut kas briesmīgs, tu iziesi ārpus tā sava komforta, diskomfortā. Un tev ir tā bijis kaut kādi iepriekš, vai ik pa laikam varbūt arī tagad, ka ir tās komforta zonas, kas nemaz nav komforta zona, kur patiesībā nav tā, kā tu gribi. Tur nav tas, uz ko tu tiecies, tas vispār, tas, ko tu dari, neatbilst taviem mērķiem, tavām ambīcijām, bet tu tur esi tikai tāpēc, ka tur ir ērti. Tev ir kaut kas tāds? Šobrīd. Dzīvoju kaut kur šajā? Es paļubumu to dzīvoju. Jā. Zinu, kā mēs, man liekas, ar Rūtu esam, es nezinu, cik Rūto daudz stāst, bet es tādu pāris draugiem, tad, kad mēs, skaties, mums tiešām nekā daudz nebija. Mēs ļoti smagi strādājām. Mums ir vispār heavy stāsts, var kādreiz izstāstīt. Bet tad, kad mums ar Rūtu sāk nākt iekšā pirmā naudas, nekad neaizmirsīšu, kad mēs maksājām sev 5000 eiro algu katrs.
Un iztēlojos, mēs strādājam par štuku mēnesi uz abiem kopā. Un pēkšņi katram piecīts kontā katru mēnesi. We went like niggas in Brooklyn. Mēs vienkārši, tur vienkārši 5-star hotels, tikai Gucci brokfast, everything. Mēs vienkārši, we went nacerūts, mēs vienkārši vispār. Un vienā dienā mēs tā divi sēžam, un mēs velkam kopā, un mēs saprotam, ka mēs tērējam kaut 15-20 tūkstoši citreiz mēnesī vienkārši expense mums ir. Un skaties tos expense, un tu vienkārši fucking waste of money, pilnīgi viss waste of money. Jā, un mēs galīgi nācām, mēs nopirkām galīgi traki jaunu mašīnu, tur par kaut kādiem, man liekas, 70 000, mēs nopirkām, izīrējām milzīgu penthouse, mums tur 80 kvadrātu balkons, tur ar jacuzzi virsū, mums 5 stāv dzīvoklis, kaut kāds 140 kvadrātu, un Rūta sēž ar bērnu pie sildītā, jo es neesmu mājās, mums vienkārši milzīgs penthouse, bet tur neviens nav. Un vienkārši mēs tā kā visi iztestējām un sapratām, ka mums neko no tā vispār nevajag. Mēs esam samazinājuši visus savus kaut kādus liekos stulbos izdevumus, kur mēs saprotam, ka tas vispār ir bezjēdzīgi. Nomainījuši mašīnu, izvākušies no tā dzīvokļa, dzīvojam daudz mazākā dzīvoklītī, vienkārši parastā 2-stāvu dzīvoklītī. Jo es jau neesmu tik daudz mājās, Rūta praktiski vien pati ir, un Rūta man arī tā uzslēga, teica, viņa saka, bļāviens, ja es varētu izvēlēties vispār ņemt 1-stāvu dzīvokli, un es saku, tev vajag 2 vismaz, tāpēc, ka es vēl ierodos citreiz, bet es katram novēltu un visam iziet cauri, jo, ļoti daudz cilvēki saka, ka, money is not everything, nauda nav viss, bet tu to nedrīkst teikt, ja tev nav bijis, over the limit, ka tiešām pārāk daudz, vai, kā lai es pasaku, vairāk nekā tev pašlaik ir, vai ne tā, ka tu jūt, ka tev ir daudz vairāk. Jo tev vajag iziet cauri normāli katram cilvēkam šajā dzīvē, nopirkt to mašīnu, izvīrēt to māju, izdarīt, nopirkt visus Gucci pulksteņus un vispārējo, ko tev vajag, lai tu saprastu, ka tev neko no tā nevajag. Jā, es ļoti piekrītu, un es kaut kad runāju ar kaut kādu, arī, es neatceros, viņam bija par uzņēmējdarbību, kaut kas ar marketingu arī saistīts, un mēs ar viņu runājām par šīm tādām izpausmēm, ka tev gribas tās lietas dārgās, ka tev gribas pirkt kaut ko, un, mēs redzam citu bildi, piemēram, kad mēs skatāmies uz kaut kādu tur Marku Zuckerbergu vai arī Elonu, kuriem ir viens uzvalks, un viņš 10 vienkārši eksemplāros, un tad viņi vēl visu laiku. Un, kad tur nav tās kādas eksplozīvās patērēšanas, bet man personīgi liekas, ka tas ir vienkārši cikls, kuram tev ir jāiziet cauri, jo tāpat kā bērni, kad viņi aug, viņiem ir tas posms, ka viņiem vajag rīktīgi daudz uzmanības, un tagad, un tūlīt, un skaties, kā man sanāk, un skaties, ko es varu. Un tas pats ir arī, jebkurā uzņēmējdarbībā, vai kad mēs sākam pelnīt, ir arī tie paši cikli, un vienā brīdī tev gribas, pablotot un parādīt, reku, kā es varu, un paskaties, man sanāk, un es liekas pilnīgi adekvāti, bet tu runāji par to, ka tu reti parādies mājās, un jums ar Rūtu kaut kā migrēja visu laiku. Kā tas ir par laiku sev vienam pašam, un cik daudz laika tu pavadi viens pats, un kā tas ietekmē jūsu attiecības ar Rūtu, cik komfortabli jūs tajā jūtaties, jo man personīgi izklausās ērti, bet ir daudzi cilvēki, kuri attiecībās baidās aizbraukt vieni ceļojumā, vienreiz dzīvē vispār, jo viņiem šķiet, ka ja es aizbraukšu, tad viss sabruks un viss man neviens vairs nemīlēs un pametīs. Kā jūs uzturat to kaut kādu dzirksteli attiecībās un vienkārši saglabājat tādu attiecību vaibu, esot visu laiku kaut kur prom viens no otra, jo jūs ļoti daudz esat, katrs darat savas lietas, un jums šis modelis iespējams tā strādā, un tas jums ir forši, bet ir daudz cilvēki, kuriem būtu forši kaut ko pasmelties no šī modeļa un vismaz paplašināt savu redzesloku, ka tā arī var. Jā. Will Smith, tas viss, man liekas, tas pamats tam visam nāk no viņa. Viņš teica tā, ka mums kā cilvēkiem, kā pārim, misija nav visu laiku satraukties un rūpēties par to, lai tu būtu laimīgi, vai ne? Un, piemēram, ja mēs būtu attiecībās, man misija nav parūpēties visu laiku, lai tu būtu laimīgi. Man misija parūpēties, lai es spētu sev padarīt laimīgi. Tu pati ej ārā un padari sevi laimīgi. Tad mēs sanākam kopā un mēs šērojam to happiness. Man liekas, ka tas ir tas attiecība, tas galvenais mērķis, kad mēs ļoti viegli ir ielikt sev kaut kādā upuru lomā. Un es laiku teikt, tev par mani jāparūpējas, tu man nedari laimīgi. Bļād, ja tev vienkārši dzīvē nav ko darīt, tāpēc tu neesi laimīgi. Bet visbiežāk tā ir ar sievietēm. Sievietes, ir sievietes, kuras tiešām vēlās augt un attīstīties, un tad ir tās, kuras grib, lai par viņām parūpējās. Trophy wife, sauksim viņas tā, vai ne? Bet abas divas ir pilnīgi ok. Ja tu vēlies būt man trophy wife, tad esi.
Nečakarē galvu, sēdi mājās, ej uz veikalam, iepērcies, ēd saldēm, tusē ar druškām, bet let me be me. Es atnāku mājās, tev par maniem jāprūpēs, viss jāizdara, viss kārtībā, bet tev nav dzīvē jāstrādā. Es Rūtai arī teicu, es varētu rītīgi maukt, un tev nekad nebūtu jāstrādā, bet Rūta grib rītīgi maukt. Es saku, bet ja tas tev padara laimīgu, tad tev tieši tas ir arī jādara. Rūta vēlējās arī ar kaut ko ar maniem kopā tagad darīt, un es tieši speciāli viņas atbalstu un daru visas ādas veidus, lai viņi darītu kaut ko par savam. Un tad atgriežoties par to modeli, kādā mēs varbūt dzīvojam, tas nāca jau, man liekas, pašā sākumā. Attiecīgi sākumā mēs bijām Somijā. Aizbraukuši tikko uz Somiju. Vispār tas stāsts ir tāds, kad mēs iepazināmies Getiņā. Mēs iepazināmies vispār smieklīgā veidā, jo es dzīvoju ar kaut kādiem čomiem Mārupē, un viņas laik tādā Pritonā dzīvoja. Un es katru vakaru aizbraucu pēc tā Getiņa pa mājās, un es ritīgi nostrādājos, aizbraucu mājās, un vienkārši tur tāds Pritons es sakārtoju. Kaut kādos 2 naktī izguļos līdz 6, atkal maucu visu dienu, atkal atbraucu vēl naktī mājās, atkal Pritons. Un es vienkārši vienu vakaru 2 paņēmu visas tās mantas, aizbraucu uz Grīziņkalnu, un es vienkārši uz skateparks, tur vēl tajā laikā bija 14 gadā, un es vienkārši uz rampas gulēju Grīziņkalnā, vienkārši skateparkā. Oh, wow. Es no rīta pieceļos, kurš tur negulēju, jo tāpat. Mums tur tas mītings no rīta, un es nekad Rūtas nebiju saticis, un es tagad visiem saku, man bija tehniskais direktors, beigais amats, tur kaut ko es tur tagad darīju visas tās tehniskās lietas, runāju pa mikrofonu un tā, bet es Rūtas nekad nebiju saticis, un es tagad visiem tā saku, draugi, es pagājušo nakti gulēju skaitā uz rampas, man vajag naktsmājas, un Rūta vienkārši, kad nebija viņas redzējis, Rūta tāda no malas saka, es tur teikā dzīvoju kojās, zin kā studenti ir ārā pavasari, es varu tev tur sarunāt istabiņus, tāds, un nice. Vispār mums nebija nekā tur dzirks, vēl kaut kas vienkārši man palīdzēja. Long story forward, izbēgāju Nīderlandē, aizbraucu ar pelnīt naudu, kamēr Rūta bija stāvoklī, reāli Rūta bija stāvoklī, ne visu to laiku, es vienkārši biju aizbraucis Latvijas dārzumā, Nīderlandē, kačāt naudu, kaut ko ātri. Jā, un tur es strādāju arī 2 darbos pa dienu un pa nakti, lai kaut kā sakrāt, jo mēs nolēmām, ka brauksim uz Somiju ar domu tādu, ka Somija ir labākā izglītības sistēma tā kā Eiropā pašlaik, un tur varētu likt labus pamatus. Un tad mums tā vienošanās bija tāda, ka kamēr Rūta ir stāvoklī, Rūta ies mācīties somu valodu. Un es braukšu uz Nīderlandi strādāt, jo es tur biju sarunājis darbu, tur 2 darbus, un es ritīgi rāvu iekšā. Es atbraucu, tur visu naudu iztērēju nedēļas laikā, jo tev jau nekā nav. Tur viens mašīnas jānopērk vēl kaut kas. Un kad mazais dzima, un šis ir tas pamats arī pilnīgi visam, kad mazais dzima, mums vienošanās bija tāda, ka mēs reāli paspiedām rokas. Mēs reāli paspiedām rokas ar Rūtu viens otram. Rūtas misija bija parūpēties par mazo un par to, lai man mājās viss būtu, kad es ierodos. Un man misija bija vienkārši parūpēties par to, lai mums finansiāli nekad nekas nepietrūkst. Un es arī strādāju Somijā uzreiz 2 darbus. Kā jūs to minējāt? Tur bija fitness treneris. Demolācijā, jā, 14 stundas demolācijā, 2 tur, un tad jā, mājās rītīgi daudz strādāju. Un mums bija ļoti laba, spēcīga vienošanās. Un mēs jau tad bijām ļoti daudz, mēs pa vienā pilsētā dzīvojam, bet es jau neesmu tur. Man ļoti daudz sanāca sākt strādāt. Ļoti daudz būt prom no mājām. Rūta atkal viena pat tur, es viens pats tur. Un mēs jau sākām tādas attiecības, jau veidot tādas pamatiņas, jau likt jau. Un tad, kad sāku jau domāt par biznesu, Rūta vēl joprojām mājās ar mazo, viņa ir tik somu valodu mācās un viss tas pārējais, un mēs reāli katrs darām savu vienošanās daļu. Es laiku rūpējos par mūsu finansiālo kaut kādu attīstību, un Rūta ir tik parūpējos par ģimeni. Man nekad nebija bijusi tāda situācija, kad es atnāku mājās, man nebūtu tur ko ēst, jau par maniem neprūpētos, vai izlaist ārā no mājām ar tukšu punci, un vienmēr Rūta par pilnīgi visu parūpējos, un es atkal visu izdarīju no savas puses. Mums jau tas strong commitment against each other, vienam pret otru jau izveidojas ļoti, ļoti ātri. Un arī nekad nav bijuši kaut kādi jautājumi par to, ar ko tu tur pavadīji laiku vai kaut kas tāds. Reāli man Rūta pušo ārā no mājām, un es Rūtas pušoju ārā no mājām. Tu nevari palikt mājās šokar, tev taču draudzens iet tusēt, davai Rūta kusties, celies. Mēs pilnīgi, mums ir savādākas attiecības nekā kaut kur citur. Un man liekas, ka tas arī laikam ejot izveidojās, kāpēc es tik ļoti kaut kā savu cilvēks, vīrieši tieši savu apkārt. Vīriešus, man liekas, vispār var sadalīt ļoti vienkārši 2 daļās. Nepārprotiet, nedusmojieties uz manīm. Nedusmojieties uz manīm, bet pa lielam vīrieti var sadalīt 2 grupās vīrieši var sadalīt. Mīļā, es iešu ar čomiem patusēt. Mīļā, un otra grupa. Mīļā, vai es drīkst iziet ar čomiem patusēt? Saprot, tur arī sadalās, man liekas, kur tu savu to vīrišķību noliec lejā.
Un you have to stand your ground, un arī es vienmēr esmu tā stāvējis, jo arī mums ar sievas ir tā, ka mums nav 50-50, mums vienmēr ir bijis 51 man, 49 viņai, kāpēc? Tāpēc, ka, ja māja aizneksies, man rūt nenesīs kukaragā ārā. Es tev nesīšu. Saprot, tā kā kādam ir jāuzņemās beigās tā atbildība, nevar būt 100% tā, ka ir tikai 50-50. Ir kaut kur jābūt tam 1% tam vīrietim, jo beigās tik un tā, demokrātija nevar būt. Mums vienam būs beigās jāpieņemts lēmums, un vienam būs jāglāb otrs. Ja mēs uz salas paliksim vai vēl kaut kur, I will go sacrifice, vai ne, lai tu izdzīvot. Tā, man liekas, tā būtu jābūt kā vīrietim, vai ne? Jā. Spēcīgam vienmēr un gatavam atdot visu savus mīļās, tā kā, labklājībai un visam pārējiem. Un tad jau mēs sākam ar tām attiecībām sākās kaut fitness klubu tie laiki. Es visu laiku gulēju fitness klubā pa naktīm, visu laiku uz jogas matricīti, jo pa naktīm mēs kaut ko remontējām, pa dienām strādājām. Arī tad, kad es demolācijā strādāju, es rauju naktsmaiņas. Es reāli pa naktīm tur nesu akmeņus, un es nekad neaizmirsīšu rūtu pa nakti atbraucu, vienkārši man 2 pa nakti uzsāsīju silts vakariņas vēl tur. Vienkārši mēs jau tā atkal, saprot, mēs vienkārši katrs, we just did ourselves, katrs savu komitmentu un ritīgi spēcīgi pēc tam vēl. Un tā jau laikam ejot, mums jau tā uzticība, we never question each other. Mums ir ļoti spēcīga uzticība vienam pret otru, mums ir ļoti spēcīgs raksturs katram par sevi. Mēs zinām, ja man gribās otru kacināt vai kaut kas tāds, tas ir tikai par un ap manīm patiesībā, jo beigās tas viss ir tikai par un ap mums. Es arī Gustavu pasākumā, es stāstīju par tiem aplīšiem, ko man viens mentors ir ļoti labi ielicis iekšā. Lielākā daļa cilvēku grib iet ārā šajā pasaulē un glābt visus, bet tu nevar fucking parūpēties par sevīm. Un tas aplīts, tur, kā viņš man zīmē, pirmais aplīts, es parūpēs par sevīm. Nākamais aplīts nedaudz lielāks virsū ir ģimene, ja? Tev brālis, māsa, mamma, tēts un ne tavu sievu. Nākamais, trešais aplīts jau lielāks paliek draugi. Vēl lielāks aplīts jau par pilsētu. Ja tu sāc pilsētā influencēt vēl kaut kur, tad jau nākamais jau ir valsts, tad ir pasaule. Mēs gribam iet ārā, fucking sākt ar to lielo aplīti. Te ir tāds bardaks iekšā. Un to bardaku vienīgais veids, kā var sakārtot, ir kā? Paliekot pašam ar sevi. Steve Jobs labs piemērs arī, man liekas, ka pēc Apple ir tagad 3 triljonu kompānija. Viņš aizbrauc gadu dzīvot uz Indiju. Lai kļūtu kaut kur sakārtot savu prātu un būtu vaiz. Man pārdevēja, reāli vakar pārdevēja atnāca ap 2 pie maniem. Viņi teica, ka viņi no 25. uz 3. brauc uz Latgali dzīvot klosterī. Man reāli Maverika pārdevēja, Jack. Viņi saka, kārtot savu prātu un izkaut ko tādu. Un that shit is real. Jums tas ir tāds tā kā komandas spirit, jo tas ne tikai tavs dzīves. Jā, kā mums ir dream teams. Mēs vispār, piemēram, kompānijā mēs neesam ģimene. Ģimene man ir mājās, mēs esam dream teams tur. Atkal cilvēki to ritīgi jauc. Mēs tur kompānijā kā ģimene, fuck, jūs labāk Dievdēļ neesat kā ģimene. Dievdēļ neesat kā ģimene. Jūs negribat. Jā, jūs to nevēlaties. Un mums tad tālāk par to pašu modeli, un mums tas modelis ļoti labi strādā, jo mēs pušojam viens otru iet ārā pasaulē un darīt. Mēs vairāk iedvesmojam tevi, ej un dari, nekā, hei, nāc un lūdzu, uzklāj man svedziņu, izdara man šito, izdara man tā, vai ne, vēl kaut ko. Nevar tā. Es neesmu atbildīgs par to, lai tu būtu laimīgi. Jā. Mēs katrs pats esam atbildīgi par savu laimi. Tad mēs nākam kopā un viņu šērojam. Mums ļoti labi tas strādā. Zini, kāds kaifs ir attiecībās būt, ka tu, piemēram, neesi otrs atticis 10 dienas. Fuck, yeah! Haks, puķes visu laiku. Tam puķiem, zini, ja tu katru dienu dāvini puķes, tas jau paliek par tādu ierastu lietu. Bet, kad tu zini, ka tu dodies pie tā cilvēks, tikko arī, piemēram, Rūta, mēs nezināja, ka es braukšu pagājušajā nedēļā Kaļļukam uz koncertu, bet uz sacensībām. Es ierodos no rīta ar sushi kastu un ziediem, un reāli Rūta man vakar zvana video zvanā, un man rāda tās rosas, un tās rosas stāv jau 3 nedēļas. 3 nedēļas stāv, un viņas tikai aizvien skaistāks paliek. Un ko saka par puķiem? Ar kādu mīlestību dāvināts, un ne? Un tas, man liekas, ritīgi manī rada to prieku. Mums visu laiku tieši ir tā dzirksteli nepārtraukt, jo mēs tā kā vairākas dienas, kad tu jau esi kopā, nedēļu, varbūt tās 2, mums pilnīgi prasās vienam no otra, tā kā paiet bišķiņ nost, jo es gribu ielīst sevī kaut ko pamācīties, kaut ko padarīt. Rūta grib ielīst sevī pamācīties, padarīt. Mums patīk laiku sevi attīstīt un kaut kur iet uz priekšu un kaut ko darīt. Jā, tas tāds labs vaibiņš. Šķiet, ka tā, tu nosauci vienkārši tās atslēgas lietas, kas ir vispār attiecību, veselīgu attiecību pamata pilāri un nav obligāti visiem tur
tādu dzīvesveidu, kā jūs piekopat. Nē, šis sarežģīts dzīvesveids. Tas, ko tu minēji par to, ka katram ir sava dzīve un sava piepildīta dzīve, nevis dzīve, kurā viņš gaida, kad kāds atnāks un viņu padarīs laimīgu. Otrs pamatu pilārs, ko es sadzirdēju, tās ir uzticības attiecības, ka jūs nezāģējat smadzenes viens otram. Ka jūs vienkārši 100% paļaujaties uz otru, un tas ir unquestionable. Un, mēs smējamies, mēs sakam tā, ka ja mēs strīdamies tikai par kaut kādām nopietnām lietām. Mēs sakam, pārējais visi pa zeķiem. Mēs par zeķiem strīdēsimies tagad. Kaut kādā filmā tas bija par to, ka tur sieva gāja un savam vīram pārmet to, ka viņš nevar vesmašīnā zeķis iemest. Un es tāds rūtājs saku, bļāviens, ja tu redzi, ka man zeķis kādreiz mētājās pie vesmašīnas, fucking iemet viņas vesmašīnā, nenāc pie viņiem un nesaka man, ka viņas ir jāiemet. Tas ir tik daudz, ka katrs pats var izdarīt. Par to nevajag strīdēties, par to nevajag brēkcelt. Un tad mēs vienmēr esam to paņēmuši no tās filmas un smējamies par mazām lietām vispār nav jāies diskutēt. Forget it vai izrunā. Jā, izrunāt ir, un droši vien tā arī ir lieta, ko jūs darat, jūs runājat. Ļoti daudz mēs runājam, jo diez vai jūs varētu uzturēt tādu attiecību modeli vispār nerunājot viens ar otru un rēķinoties uz kaut kādu, bet mēs taču mīlējām kādreiz viens otru un tā jābūt mūžīgi. Tā šīs lietas nestrādā. Ego ir jānoliek malā, un tad, kad tu komunicē ar otru cilvēku, tu nedrīkst izvērtot vārdus. Tu jau. Kas mums ļoti palīdz, tad, kad es esmu tik dusmīgs rūts, es saku, mēs esam. Jo nedrīkst teikt tu. Tagad tu tā dari. Es saku, mēs tā darām. Zinu, rītīgs atcepies, tagad mēs. Bet es tāpatās, es domāju uz viņas, bet es saku mēs, lai neizmanto to vārdu. Tā mums ir, jā. Pēc, ka vārdiem ir ļoti liels spēks. Jā, ļoti crazy. Un kā tu saķi ļoti daudz ko nozīmē. Vienkārši man ļoti rezonē tas, kā tu stāsti par attiecībām un kāda ir tā, kas ir tas jūsu modelis, jūsu uztvara. Jo tad, kad mēs ar Dari sākām tikties, es biju ļoti toksisks cilvēks. Maigi sakot, toksisks. Un man bija kaut kāda šī iedoma, ka viņam ir jāpadara mani laimīgu un par mani tagad jāparūpēs. Un es atceros, cik ļoti es uz viņu apvainojos, un man tā besija, kad viņš pateica, Sandra, mums katram jābūt savai dzīvei. Tev ir jādara savas interesantās lietas, man savas, lai mēs atnākot kopā, lai mums ir par ko runāt. Un viņš toreiz to tā pasniedza, bet tas likās tāds, kā tagad, viņš gribu, lai es kaut kur citur esmu un prom un tā. Kas tev neinteresē? Jā! Un tur bija tik daudz šī toksiskā sūda, tāpēc tagad, kad tu to visu stāsti, un mēs esam gājuši cauri daudz citādāk šim te procesam, bet tie secinājumi un rezultāti tāpat ir vieni un tie paši. Un tagad ir absolūti normāli, ka viņš kaut kur nedēļu ir prom, un es esmu šeit, un ka viņš izdomā, ka viņam jābrauc uz Barcelonu piepildīt savu bērnības sapni uz nedēļu vienam pašam, un es palieku šeit, un tas ir absolūti normāli, un vispār, ka tur nav nekāda jautājuma, vai tas ir, vai tā ir ok, vai tev ir ok, un arī par to, tu teici, ka par to vīriešu dalījumu ir informētāji un ir kā blokitāji. Jā. Vai es drīkst? Jā, vai es dodos. Man liekas, ka tā ļoti vienkārši var sadalīt. Jā, un tas tiešām ir viselementārākais veids, kā to izdarīt, jo tu vienkārši informē. Jā. Un tu tādā veidā parādi otram, ka tev ir svarīgi, ka tas cilvēks ir iesaistīts tavā dzīvē. Tātad viņam ir kaut kāds svars, un tu viņam pasaki, ko tu darīsi, kur tu būsi, lai viņam nav jāstreso. Tas, man liekas, ir tāds būtiskais, bet šis ieskats man šķiet reizēm ir krietni vērtīgāks nekā ieskats uzņēmējdarbībā, jo tu par to tāpat daudz esi runājis, un mūsu attiecības un attiecību kvalitāte ļoti spēcīgi ietekmē mūsu rezultātus finansēs un visur citur, tāpēc šis vienmēr būs kaut kas, pie kā mūžīgi atgriezties un saprast, vai tas viss ir ok. Uzņēmējdarbība un fitness ir nenormāli vienkārši. Cilvēki pilnīgi viss sarežģīti. Cilvēki fucking sarežģīja fitness un cilvēki sarežģīja biznesu. Skaties. Taču fitness ir nenormāli elementārs. Tu vienkārši fucking sporto un nēd sūdz. Viss? Jā. Viss? Pareizi? Viss? Elementāri. Viss? Skaties. Bizness. Tev vajag jauns klients. Pacel telefonu un zvani. Tev vajag 10 klients. Tad, ja tev ir jāveic dienā 200 telefonu zvanu, tu veic 200 telefonu zvans, dabūs 50 karsts klients, dabūs 20 tikšanās, no 20 tikšanās noslēgs 10 klients. Viss. Tieši tāpatās repetition, tieši tāpatās, ka aiziet uz sporta zāli, un tu zini, ka tev ir jāuztais 3 seti pa 10. Tieši tāpatās biznesā tev ir jāuztais 4 seti pa 50. Viss, pa 50 zvaniem 4 seti.
Viss, tu uztais 50, paņem kofiju breku, uztais 50, paņem kofiju breku. Viss, džims un bizness ir nenormāli elementārs, kas ir sarežģīti. Ir darbs ar sevi, sakārtot domāšanu, atcerēties pameditēt, atcerēties aiziet uz sporta zāli, izveidot to kā habitu. Tas viss ir sarežģīts. Darbs ar sevi ir sarežģīts. Tavs mental state of mind ir sarežģīts. Bizness un fitness ir fucking vienkārši. Mēs visi sarežģījām. Mums vajag tāds krāsiņš, mums vajag tāds māsiņš, mums vajag tur tā. Uz džīm es nevaru iet, jo man liekas, ka neviens, es tur esmu tā kā loks, jo neviens man tā kā viss tur smēsies par manīm. Man vajag tādu outfit, man vajag šito. Fuck it, vienkārši aizēju uz džīm. Viss tev neko nevajag. Džims un bizness ir ļoti vienkārši. Mums vienkārši patīk viss sarežģīt. Un zini, kāpēc mums patīk sarežģīt? Arī kāpēc cilvēki runā arī tik sarežģītā valodā par biznesu vai par fitnesu. Tāpēc, ka dumi cilvēki cenšas runāt sarežģītos vārdos, jo viņiem šķiet, ka tad viņi izklausās gudri. Kur pretī gudri cilvēki cenšas izmantot ļoti vienkāršus vārdus, bet viņi pasaka ļoti daudz. Jā, jo īstenībā ir krietni sarežģītāk pateikt kaut ko mazāk, super vienkārši un mazāk, nekā izplūst garos palagos un ģeniālos tekstos. Un šis ir tas, kas nāk, man šķiet tāds padomju mantojums par to, ka visu vajag sarežģīt. Jo es nāku no juristu vides un tur tas pamata princips vēl dažiem pasniedzējiem, kad es mācījos, bija tas, ka jo sarežģītāk, jo labāk. Un tātad, ja tu uzraksti super sarežģītu tekstu, kuru neviens nesaprot, tātad tu esi gudrs. Tātad tev var daudz samaksāt. Tas ir tāds bullshits. Man draugs Artūrs, kuram Altēro pieder Artūrs Kosnīts, arī ļoti gudrs, inteliģents cilvēks. Un, es tagad biju viņam uz kāzām, Leikomo, viņš Itālijā precējās. Un pirms pirms tām kāzām viņš tur braukāja un skatījās tās villas. Un viņš tagad bija aizbraucis uz kaut kādu Michelin dinastijas villu tur pie Leikomo. Un viņu nevar vispār nekas pārsteigt vajag šajā dzīvē. Tiešām viņu nevar pārsteigt ne ar dāvanām, ne ar kaut kādām lietām. Un tad viņš teica, ka viņam pretī bija sieviete ap 80 gadiem, tādā old vintage Gucci drēbēs, viss tāda noģērbusies. Un viņš teica, viņa pateica tikai 2 vārdus, un viņa izstāstīja vesels teikums. Viņš saka, viņš nebija tik ilgi pārsteigts. Viņš nebija ilgi pārsteigts, un viņi nevar pārsteigt. Bet tā sieviete, tāda, kad jau, izstāvs Michelin dinastija vēl kaut kāda, viņa tur jau 3 vārdos māk tev izstāstīt, tur 5 teikumus. To vajadzētu mēstarot. Kā izmantojot mazāk vārdus, tu vari pats sacīt vairāk. Tas, man liekas, ir ļoti sarežģīti. Tas ir ļoti sarežģīti, un, manuprāt, tas tieši norāda uz kaut kādu ekspertīzi krietni lielāku un arī uz lielāku vērtību tam, ko tu vari tur iedot. Es to redzu visur arī tagad astroloģijas pasaulē, es to redzēju jurisprudencē, tas vienkārši, tas princips jau nekur nemainās. Tas, ko es gribu īstenībā nocitēt, to, ko tu pats teicis, ko tu pats teicis vienā no podkāstiem, ka stabils bizness neeksistē. Tev ir vai nu augošs bizness, vai nu mirstošs bizness. Un to es personīgi varu attiecināt pilnībā arī uz dzīvi. Kā tu to esi domājis? Tev jau ir inflācija, tev aug kaut kādi nodokļi, vēl kaut kas. Tev ir neiespējami iztēloties. Skaties, ļoti labi piemērs. Piemēram, tu apgrozīji 10 000 eiro. Ja tu apgrozīji 10 000 eiro 2020. gadā, tev bija 10 000 eiro. Tagad 24. gadā, 4 gadus vēlāk, vai pat tiem pašiem 10 000 tu vari nopirkt tikpat daudz? Nē, protams. Un iztēlojies, ja tev ir stabils bizness un tu vēl joprojām apgrozi 10 000, tad tev ir augošs vai mirstošs bizness? Viņš ir degradējošs. Viņš mirst, tāpēc, ka vēl pēc 5 gadiem tu vispār vairs neko nevarēsi nopirkt, ja tu nepalielināsi savu kompānijas apgrozījumu. Tā es to domāju. Kad, mums nav citas opcijas, mums ir tik daudz daudz kustīgo faktoru apkārt pasaulē, dēļ kā mums ir jāmauc. Tev darbinieki gribēs lielākas algas, tev vajag lielāku apgrozījumu. Tev inflācija, lielāks apgrozījums. Tu vēlēsies spendot savu biznesu vai komandu, vajadzīgs lielāks apgrozījums. Tu nevari palikt vienkārši tajā vienā vietā. Un tas ir tik vienkārši, man tur stabils bizness. Fuck you, stabils bizness. Tu vienkārši tādā gadījumā esi gatavs jau nomirt. Tad ej nomirst šodien. Nav jēgas savs. Reāli tā ir. Tik daudz cilvēku jau ir nomiruši ap 30, bet viņu ķermenis vazājas apkārt pa pasauli līdz 80. Tas ir sēda. Tev ir visu laiku jāmāc, un tā ir gan biznesā, gan attiecībās, un arī pašam ar sevi.
Jā, un es pieturos pie tās dzīves versijas, kur vienīgā stabilā lieta ir tas, ka mēs visi nomirsim, un viss pārējais ir, tā, ka, ja tu meklē stabilitāti, tu meklē nāvi. Jā, tieši tā. Jā. Otra lieta, ko teicu, kas ir ļoti saistīta ar šo te, ir tas, ka lielākais risks pasaulē ir neriskēt vispār. Jā. Un es vismaz klausoties tevī dzirdu visu laiku kaut kādu to iekšējo piedzīvojumu garu, kas nav varbūt tik ļoti par avantūrām, bet ir vienkārši par to, ka dzīvot. Ko tev nozīmē dzīvot un riskēt? Dzīvot un riskēt? Man liekas, ka kā lai es tev to foršākā veidā pasaku? Zini kā, man ļoti palīdz visu laiku tas, ka man vairāk aizēj uz to kaut kādu ballīti, tāpēc, ka tev vairāk nebūs 30 tajā ballītē. Aizbrauc uz to koncertu, tāpēc, ka tev nebūs 25 tajā koncertā vairāk. Jo, ja tu aizbrauc 25 gados uz tādu koncertu, un tu aizbrauc 50 gados uz tādu koncertu, tev būs pilnīgi dažādi experience, un viņi pilnīgi dažādos veidos paņems to visu. Un es gribu maksimāli izbaudīt, cik vien daudz es varu izdarīt. Nu, piemēram, cilvēks zvanīs un teiks, hei, laižam uz kalniem slēpotus tāds, un davai. Man čoms bija aizbraucis uz Dubai. Viņš saka, ka tev obligāti jāaizbrauc, kamēr mēs esam video zonā, viņš Dubajā es mājās, un vienkārši pērk biļets jau. Tāpēc, ka ir jālec iekšā, un es uzskatu tā, ka man Dievs piespēlē, tāpēc, ka es cenšos būt godīgs un transparents un ļoti straight up cilvēks tāds, nu, pret visiem apkārt. Man liekas, ka man Dievs tieši laik dod tieši tāds paši iespējas un cilvēks pretī. Un man patīk, kā Gustavs arī tieši to pašu izmanto. Gustavs tieši tāpat rīkojās kā es. Ja man tas nāk dzīvē, es to ņemu un izmantoju. Yeah. Ja man to nevajadzēja, tad man droši vien tādam iespējām nevajadzēja arī parādīties. Un, protams, jā, ir tas daudz darbību rezultāts un vispārējais, bet man patīk visu laiku sev atgādināt, vecīt, tev taču nebūs 30 un to ritem brauks kaut kur uz kolku, vai ne? Mauc. Un es visu laiku sev. Es kaut vai tik elementāri lieta, kā kaut kādu fucking PlayStation spēlēt vai Xbox, vai ne? Es saku, man vairāk nebūs 30, un es saku, čomiem nevarēšu uzspēlēt tur Call of Duty vai Rally vai vēl kaut ko. Man visticamāk uz 3.5 vispār tas vairāk nifiga neinteresēs. Es jau jūtu, kā man kaut kādas lietas šiftojas, un man tiešām neinteresē kaut kādas citas lietas vairāk man nedarīt. Bet ja man pašlaik ir kaut kāds entuziasms, un pašlaik cilvēki to apkārt manā dzīvē dara, vai metamies iekšā daram. Ja? Un tad es tā arī skatos to dzīvi. Es to neskatos vispār kā uz risku vai uz kaut ko tādu, man tas viss ir investment. Investment manos stāstos, lai tajā dienā, kad es aiziešu pie dieviņa un es sēdēšu, un viņš tagad tāds man pieņems, un viņš teiks, nu, čau, Oskar. Viņš teiks, vecīt, man bija tāds čeklis, tu varē tā. Zini kā? Nu, ķipā, man bija paredzēts tev tik daudz, tu tā. Jo, zini kā, vislielākā daļa cilvēku aizies arī tajā dienā mēs visi tur aiziesim, mēs visi tur sēdēsim. Un tad dieviņš tāds būs, bro, vecīt, es tev iedevu visas iespējas, tu tur pat nepamēģināji. Bro, come on, kas notikās? Man gribās tā, kad tur aiziešu, ka viņš tāds, what the fuck, bro? Tā kā, tas vispār not real, kā vispār to var paspēt? Es reāli, es tagad lieku savu, šī gada, jaunā gada mērķi, ja? Un es arī sievai šorīt aizsūtu balziņas, kā tev šķiet, cik 100 dienās tu vari uztaisīt public speeches? Cik 100 dienās... Cik? Daudz. Un es 100 dienās tur uztaisīju public speeches. Es tāds rūtēju saku no rīta. Es saku, tad es janvārī sākšu 100 dienas pēc kārtas. 100 dienas laikā es gribu uztaisīt 200 public appearances. Visādos Instagram laivos, podkastos, vēl kaut kur. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka kaut kādā popularitātei vēl kaut kam. Man liekas, ka man ir ko pasakīt. Es gribu iziet ārā, parunāties ar cilvēkiem, izmantot šito iespēju, jo visticamāk, atkal pēc 35 vai 40 man to negribēsies. Man nifiga to negribēsies. 100% būs arī laiks manā dzīvē, ka es gribēšu tikai golfu spēlēt un čilot uz jahtu. Jā, protams. Un es vispār neko no šidā vairāk negribēšu. Es jau pirms tam biju bišķiņa izdedzis ar cilvēkiem, man vajadzēja 2 gadus, lai bišķiņa savāktos, gadu vismaz, lai vispār restartētos. Bet tagad man ir atkal tās entuziasms, mana dzīve tādos vilnīšos. Tagad man, piemēram, esmu atkal tajā posmā, ka man gribās runāties ar cilvēkiem. Jo es biju tikko tādu, pusotru gadu bija tādā vietā, ka man vispār nevienu negribējās redzēt kā tikai savu ģimeni. Negribējās socializēties. Es biju izsmelts, zin kā mēs ar biznesa atslēgas projektu Mairu kopā pirms 3 gadiem, kad sākām iztēloties, mēs gada laikā nokonsultējām 850 kompānijas. Mēs vienkārši dzīvniekām, un tas ir individuāls konsultācijas, tās ir tādas, kur viņi tur nāk uz vairākiem mēnešiem, visu kaut ko. Un mēs vienkārši tā kā debīliķi rūti, es un Mairs, mēs vienkārši non-stop maucām. Un tu sēdi katru dienu, tu vienkārši klausies cilvēku kasjakos. Jo lielākā daļa biznesa konsultācijas notiek nevis tā, ka tu viņam stāsti, kas tev jādara, bet viņi vienkārši sūkstās par savu dzīvi, un tu vienkārši tādu... Vajag terapiju. Beigās man vajag terapiju. Jā.
Jā, gan jau tu vienkārši pievelc visdrīzāk tos cilvēkus ar to savu vaibu, ka viņiem ir sajūta, ka viņi atnāk uz terapiju pie tevis atnākot, un te var izrunāties un izliet ārā visu savu miskasti, kas ir sakrājusies. Bet atbildot savu jautājumu, risks ir perspektīva. Jā. Tā arī var būt investīcija. Jā, man patīk, ka tu pateici, ka risks tā ir investīcija. Jo tā tiešām, es to vismaz noteikti tā redzu. Sudīgākajā gadījumā to nesanāks, tā bija investīcija pieredze. Jā. Tev būs atkal kruts stāsts, ko izstāstīt. Jā, un savu stāstu grāmatu veidot ir vienkārši, kas vēl, priekš kam tad mēs dzīvojam, lai eksistētu, lai darītu, kā ir pareizi darbiņš, tur protams. mājas un atkal darbiņš. Jā. Starp citu, jā, runājot par riskiem, vienmēr paralēli kaut kā cilvēkiem tas asociējas ar iespēju pieļaut kļūdu. Un es šo jautājumu jau vienreiz jautāju. Pajautāšu arī tev par uzņēmēju darbību vairāk, bet varbūt arī par dzīvi. Kas ir tās lietas, ar kurām dienas beigās tu vari ieblatot vairāk? Tās ir kļūdas, kuras tu esi pieļāvis, iemācījies, riktīgi daudz paņēmis un aizgājis tālāk. Vai arī tie ir kaut kādi sasniegumi, piemēram, šomēnes mēs nopelnījām tik, nākamēnes vairāk. Kas, piemēram, atskatoties kaut kādā 5-gadas periodā, kas ir tas, kas tev ir tāds, esmu amazing, tāpēc, ka šī sanāca tur. Šitam izgāja cauri. Ļoti labs jautājums. Man šķiet, ka tas ļoti labs jautājums. Zini kā, tev uz pasauli atkal tur kaut kādā biznesā vēl kaut kur skatoties to visu. Tu domā, ka ar ko pafleksot? Vai vairāk ar kļūdām, vai ar kādiem biznesa sasniegumiem? Zini, kā es to domāju, es tev izstāstīšu piemēru vienkārši. Tad, kad es studēju, mums bija 2 veidu pasniedzēji. Vieni bija tādi, kuri stāstīja perfectly by the book, kā tev ir jādara, kā ir pareizi. Viņi ļoti gudri, tiešām superīgi cilvēki, ļoti pareizi visu izstāstīja. Un tad bija otra pasniedzēja grupa, kuri stāstīja no sērijas. Viņi ir praktiķi, un pārsvarā tie bija tiesneši vai advokāti, un viņi stāstīja tā. Viņi paņēma kaut kādu savu pieredzes stāstu, viņi izstāstīja, kur viņi rīktīgi nošāva greizi, ka bija tā kā pilnīga dirsa kaut kāda tur bija, un kur bija tā, vajadzētu būt tā. Es izdarīju šādus secinājumus, un kur paņemiet no šī to, nedariet tā. Jā, es tev sapratu, jā. Es, man liekas, varu uzreiz iedot ļoti labu piemēru. Kad sākam fitness klubs taisīt, ja es šodien darītu tieši to pašu lietu, man vajadzētu 10 reizes mazāk naudu. 100%, tāpēc, kad atkal tas nav naudā, tas ir tajā, kā tu to dari. Mēs, kad veidojam fitness klubu, mēs tur sākām, mums vispār bija IMS studija, Electromuscle Stimulation studija, mums viens workouts bija 20 minūtes, 2 reizes nedēļā tu nāc pie mums, un tas maksā 400 eiro mēnesī. Fitness klubs stāsts, tur visi iela, tur 50, 19 eiro džimi, Oskars galā pa 4 sotek. Mums bija tātad 500,000 kredīts, 50,000 startup investīcijas, 100,000 kredīts, 500,000 investīcijas. Tad mēs tur sakasījām kopā kaut 700,000 un uzbūvējām sportzāli. Un pabeidzām pirmo gadu ar mīnus 100,000. Un tagad baigi stilīgi sanāk. Un tu esi mīnus 700,000 un tu vēl pirmo gadu pabeidzi mīnus 100,000. Visādi ļoti labs starts uzņēmēju darbībā man bija. Tagad, ļoti labs starts. Es vispār vēl joprojām skatos atpakaļ un es domāju, kur tu vecītis par nemīzi, kas tu vispār debils bija, ko tu vispār darīji? Vispār, nekad dzīvē neesmu uzņēmēju darbībā bijis, tu neko nesaproti. Es no demolācijas iedomājos, es no akmeņu nešanas un ar kuvaldu paņēmu cits siencārā, ja? Es no akmeņu nešanas pēkšņi man ir mīnus 700,000. Vienkārši kā? Izcilizās. Jā, kā bļāviens. Un es būtu pilnīgi savādāk konceptu sācis. Es nevis būtu sācis ar tādu naudu, es būtu sācis ar 50,000, es būtu uzbūvējis savādāk sportzāli, arī atskatoties to pašu. Vislabākā lieta, ko es no tā visu paņēmu, ir, ka tev ir ļoti svarīgi konsultanti un mentori tavā biznesa attīstībā. Bez coachiem, mentoriem tu vispār nedrīkst iet šajā pasaulē un kaut ko tagad darīt. Paskaties, kaut vai, es tagad varbūt melošu, iegooglējot Latvijā, cik uz konsultantiem un coachiem Latvijas valdība ir iztērējusi, ja pēdējā gada laikā ir kaut kāda aptuveni 2 miljoni eiro. Kur pretī, ja mēs paskatāmies Ameriku, ja, Amerikas valdība pēdējā gadā uz coaching un uz mentoriem ir iztērējuši virs 2 miljardiem. 2 billion. Ja. Un tad man tev rodās jautājums,
tu ķipa gribi kaut ko attīstīt savā dzīvē bez iemaņām, un tu negribi investēt coachā, kurš tev pateiks konkrēti, kā tev darīt, vai mentoru, vai ne? Un es tēlos, ja valdības ņem mentors un coach, tad nafik tev, ķipa, nevajag, kas tu tāds esi? Ķipa, tu esi kaut kas speciāls piedzims, ja? Un tur, man liekas, tas lielais mindset shifts, kas man visvairāk palīdzēja. Jo tad, kad mēs to pirmo gadu pabeidzām un minus 100,000, mums bija tāda, vai varam mēs ciet, viss mums ir vāks. Es jau ar Lūci jau sēžu, tāds, fuck me, vienkārši, kas vispār, kā vispār šo gadu. Tas bija tāpēc, ka mēs izvēlējāmies nepareizi klientu avataru. Iedomājies, tik elementāra lieta, klienta avatars. Es gāju ar domu, ka mēs strādāsim tikai ar profesionāliem atlētiem, bet pie mums visu laiku nāk sievietes ap 27, 35. Un viņš visu laiku grib nākt pie mums. Un es tikai, atlētā. Viņš tikai nāk un kreivo, we need this, klauvē pie durvīm. Un es tikai ar atlētiem. Un tad es paņēmu vēl 10,000 aizņēmumu, pārskaitīju Loud Room ar tādam MyCars, un viņiem ir šies Orange Theory fitness, viņiem ir 900 lokācijas. Fitness lokācijas. Un es vienkārši pārskaitīju 10,000 viņiem. Viņi man sāk coachot visu, kas jādara, kādi skripti, kā jāpārdod, kā zvanīt, kā follow-up, nekad neaizmirsīšu. Es sēdēju no rīta 9 zvanā, viņiem Amerikā ko 3 naktī, un Džeks vienkārši guļ gultā, viņam kompīts uz vēdera, un viņš man vienkārši coacho. Tipa tā. Un tas, ko viņi man ielika iekšā uzreiz, pirmajā mēnesī mums jau bija tink. Es uzvarēju Somijas gadu uzņēmēju balvu, vecumā zem 25, kā inovatīvākā biznesa ideja. Mēs uzvarējām pasaules fitness competition, kas nozīmē to, ka tas ir tāds 25-90 challenge, kurā tev ir jāpalielina kompānijas apgrozījums pa 25% 90 dienās. Mēs palielinājām pa 250. Mēs to challenge izdarījām kaut kādās, man liekas, pirmajās 12 dienās. Mēs nenormāli reizi sākām augt. Es uzrakstīju sales playbooka 400 lapspusēm. Es uzfilmēju kaut kāds 200 pāri video, izveidoju apmācību centru saviem darbiniekiem. Mums bija skripti praktiski jebkurai situācijai. Un es sapratu, ka vienkārši mentori un coachi spēj tev, ja ne ietaupīt 10 gadus, manā gadījumā izglābt man varbūt tās pat dzīvību. Es jau tur zem ūdens jau čoku. Viņš man tāds... Here you go, bro. Izvelk ārā no ūdens. Tā es sajūtos tur, jā. Un vienā no pēdējiem, tas bija beidzamais tos podcasts, kur tu runāji, viņš vakar vai aizvakar tika publicēts vakar laikam, kur tu teici, ka Latvijā tu ilgāk vari atļauties būt loks. Un man vienkārši tas līdz sirds dziļumiem norazunēja. Jo tā tiešām ir, un tu stāstīji par jūsu pieredzi ar mentoringu, ar visu, ka tu visu laiku investē tajā, lai vienkārši pārņemtu pieredzi, nevis tur čakarētos un 10, 20, 30 gadus un noņemtos ar to visu pats, bet tu pārņem pieredzi, un tas ir tas, ka tās citu cilvēku pieļautās kļūdas viņu ceļš, kam viņi iziet cauri, ir krietni vērtīgāks par tur, man rekur vienreiz sanāca baigi labi. Un tad, kad tu šo teici, man tas uzreiz asociējās vienkārši ar Maveriku, to, ko jūs būvējat ar to sistēmu. Un tas ir tas, ko es arī redzu, un es redzēju savā uzņēmēju darbībā. Un tad, kad es sāku, es pastāstīšu, ka tas bija briesmīgi. Tad, kad es sāku konsultēt astroloģijā, man bija noti. Tāda kā šeit, tikai es tur rakstīju savus klientus, un kurš man samaksāja, es atzīmēju ar zaļu ķeksīti. Un tad vienā brīdī tas eskalējās šausmīgi ātri, man vajadzēja tur mājaslapu, man parādījās pirmā asistenta pirmajos 3 mēnešos, laikam. Stilīgi. Un viņa tur atbildēja uz ēpastiem, tad pirmā mūsu upgrades tehnoloģiskais bija Calendly, ka cilvēki varēja jau vismaz rezervēt savu laiku caur turieni. Un tad pienāca brīdis, kad es palaidu savu pirmo projektu, kur bija, tur bija kaut kādas 30 meitenes sākumā, un man vēl joprojām viss bija notos. Es tur visu atzīmēju. Tas bija tāds projekts, kur katru mēnesi kaut kādi maksājumi bija, un es visu savos notiņos tur atzīmēju, viņas samaksāju, es atzīmēju, un tad nāca kaut kādi jau citi projekti, lielāki projekti, un vienā brīdī man tas viss vienkārši pazuda. Un tad Dairis pieslēdzās manām tehniskajām lietām un sāka taisīt Exceļus, kārtot tur kaut ko, lai vismaz saprastu, kas man vispār notiek, jo man bija liela cilvēku plūsma, bet man bija vienkārši dirsāmati nesakārtots viss. Bet cilvēku plūsma tev bija? Jā, bet man bija... Exactly. tas man bija, bet nice. Man bija tāds bardaks, un vienkārši kaut kādā dienā man atnāk maksājums uz kontu
kaut kādi tur 250 eiro, un Dairim tāds, kas tas tāds ir? Es tā skatos, nezinu, kaut kas. Un viņš sāka iet cauri visiem kaut kādiem projektiem, visam, kas man tur ir. Un viņš tāds, Sandrs zināja, ka tas ir tā, ka kāds ir apmaksājis rēķinu, kuru bija jāapmaksā pirms tur 3 mēnešiem vai 4 mēnešiem. Tāds, nice, ka cilvēki paši atcerās. Un no vienas puses tas ir tāds, kruti, ka cilvēki ir, un es tā varu atļauties. No otras puses tā ir nereāla bezatbildība, un es kultivēju bezatbildību arī citos cilvēkos, jo tā ir mana atbildība parūpēties par to, lai par manu produktu tiek samaksāts. Un dienas beigās jau, ko cilvēks iegūst caur tādu manu attieksmi pret viņu, viņš saņem arī tādu pašu vaibu, ka tas ir ok tā, neko tur savā dzīvē necensties, nekontrolēt, un viss pats kaut kā notiks, kas tā realitātē vispār nav. Un tas ir, šeit man gribējās īstenībā tev prasīt, lai tu pastāsti, kas tieši ir šis te Mavericks, ko jūs veidojat. Un mēs šobrīd esam pārgājuši, vēl turpinam kaut ko pārnest tur savas mazās lietas, bet es tajā redzu milzīgu vērtību un es viņu nesaskatītu bez Daira, bez Sabīnes, bez cilvēkiem, kas man palīdz. Viņiem tās tehniskās lietas ir jādara. Jo viņiem ir jāčakarējas un jāpisās ar to visu. Un tas arī vēl vienā kodā sarunā jūs runājāt par to, ka mēs liekam cilvēkiem ciest. Jā, mēs spīdzinam visu laiku. Spīdzinam riktīgi ar savu attieksmi. Un izstāsti, kas ir Mavericks? Kas tas tāds ir? Jo tā ir jaunākā lietiņa, ko tu dari. Jā. Mavericks ir sistēma, kura apkopo sevī 20+ biznesa vadības aplikācijas, lai tu viegli no vienas vietas varētu menedžēt gan savu mārketingu, gan pārdošanu, gan klients, gan e-pastu, gan WhatsApp, pat Facebook reklāmas palaist no vienas vietas. Un to visu viegli pāraudzīt, kā arī tu vari menedžēt gan tur savus darbinieks, darba laiks, rēķinus, maksājumu sistēmas, izveidot savus online veikals vai pat mājaslapu. Kāpēc Mavericks tā ideja vispār radusies ir? Tad, kad es konsultēju uzņēmējiem, katram vienmēr bija kaut kāds Google Drive, kurā bija Excelīts, un tajā Excelītī tur bija kalendlīs, links, parole, e-pasts. Tad viņiem tur mājaslapā ir links, parole, e-pasts. Tad viņiem ir kaut kāds e-pasta mārketings tur, WhatsApp tur, tad viņiem kaut kāds menīčats, viņiem vēl kaut kas, un tu tāds sēdi. Un katru dienu, lai tu katrā no viņiem ielogotos, tev jāizlogojas no cita klienta, jo viņam arī tur vēl menīčats, vēl kaut kas, un tad tu ielogojies tur, un tad tu saproti, ka tāds Excelīts ir ar 20-30 aplikācijām, ko uzņēmējs lieto. Mazāk uzņēmēji varbūt lieto 3 līdz 5 un ne vidēji. Tad lielāks uzņēmējs jau lieto jau tur 10, 15, pat 20+ aplikācijas. Un kas notiek? Notiek tā, ka tu kā uzņēmējs laikam ejot apaudzi ar viņām. Viena no lielākajām problēmām ir tajā, ka šīs aplikācijas nerunā savā starpā. Tagad jau tiešām viņas cenšas tā, ka tu vari saintegrēt tur to ar to, vai ne, tur Pipedrive ar kaut kādu MailChimp un vēl kaut ko, bet stil tas nav vienā vietā. Tas viss ir tā kā jāsaintegrē vēl. Un tev tik no tā katrā vietā vēl savs subscriptions ir jāmaksā. Un kas sanāk tādam vidējam uzņēmējam, teiksim, vidējam plus uzņēmējam, kurš lieto 10+ aplikācijas, viņš tērē ap 1500 eiro mēnesī tikai uz dažādiem subscriptioniem. Un jo tev vajag dažādas subscriptions. Plus, ja tu esi normāls uzņēmējs un tiešām dari tās lietas, tev taču visur vajag maksas versijas. Tev vajag maksas Lumu, tev vajag maksas Zoom, tev vajag maksas visus tos produktus, vai ne? Un saliec kopā, un tev beigās sanāk tāds 1,5–2, ko tu maksā mēnesī, laikam ejot, jo tu nemainīgi jebkurš no uzņēmējiem vienkārši tur nonāks vienā dienā, jo tu tiešām centies attīstīt savu uzņēmēju darbību, tev būs 20 platformas un viss tas. Un es to vēlējos visu vienkārši apvienot visu vienā, lai tev ir itīgi stilīgi, lai tev viss ir vienā vietā. Tu ienāc iekšā, tev uzreiz pirmais ir dashboards. Kāpēc dashboards ir pirmais? Tāpēc, ka tev ir jāredz, kur ir tavs bizness, tev ir jāredz skaitli, lai skaidri tu redz, cik appointmenti ir bijuši, cik pārdots, kas tev deviem darbiniekiem jādara, kādu viņiem uzdevumu. Tālāk, tev uzreiz, kas ir nākamais biznesā vissvarīgākais? Pēc skaitļiem. Komunikācija ar klientu. Conversations nākamais ir tāpēc. Obligāti, lai tu uzreiz nevienu ziņu nepalaid garām. Ievalkās tev ziņas no pilnīgi visām pusēm. Pasaka, ka nav stilīgi. Es nezinu, cik tu daudz lieto, bet tev gan jau kā asistenti lieto. Jā, dažs ir lieto. Un cik tev stilīgi ir, ka atkal tev nevajag ņemt telefonu rokās un tagad iet uz atsevišķu Instagramā atbildēt cilvēkam, atsevišķu e-pastā, atsevišķu Facebookā, atsevišķu vēl kaut kur. Zini, kas man ir stilīgi, jo man asistente un Dairis ir tie, kas to visu lieto, bet es esmu tas, kurš to visu apmaksā no saviem kontiem. Un tas, ko es saskaitīju, mēs nācām pie tevis runāties, bija vienkārši kaut kāds random cipari, kas ir krietni lielāki par to, ko es maksāju mēnesī jums.
Vienkārši 147 eiro. Tas ir tas, kas man ir, man tas ir acu priekšā, es taču redzu, cik es samaksāju. Un cik parols tev jāsaglabā un jāatceras un viss tas pārējais. Jo man arī tas bija tādā baigajā hausā. Es nekad nebiju piesēdusies un parēķinājusi, cik man aiziet tur vienai tai lapai, kur mums ir testi, lapai, kur mums ir visādi pieteikumi, lapai, kur mums ir pārdošanas lapas, tad mums ir kursa platforma, tad mums ir Zooms, tad mums ir vēl aplikācijas tam un vēl kaut kam. Un tas dienas beigās tev tur normāli salasās. Un cilvēkam, kas strādā, un tad šajā gadījumā tās ir manas asistentes, viņām ir grūti. Tāpēc, ka tev ir šīs miljonas vietas, un viņām visu laiku tur Sandra apstiprina kaut ko, jau tur kaut ko. Tu arī viņas spīdzini. Ne tikai klients, bet arī savus darbinieks vēl spīdzini. Un visi pēc tam. Šī ir tāda latviešu mentalitāte, manuprāt, ciest. Un tendence vispār kaut kur tikai tur, kur var, tur pacietīšu, pagaidīšu, pamocīšos vēl 10 gadus, un tad būs. Kurienes tas nāk? I don't know. Zini kā, man liekas, ka man tas nāk no Renāra Zeltiņa. Ļoti izteikti. Kā mēs agrāk runājām, arī tur pa mikrofonu getiņā kaut ko tur vadījām. Es nezinu, kāpēc viņš vienā gadā, tas bija 14. vai 15. gads, Renārs bija uzrakstījis tādu manifesto, ja es atradīšu to atsūtīšu, kad tu izlasīsi to manifesto, tev tik ļoti patiksies, tur tik deep, bet vislielākais, ko es no tā visu manifesto un no Zelčas paņēmis, kad dzīvo dzīvu dzīvi. Jā, es biju vakar mēlis mežģos. Dzīvo dzīvu dzīvi. Tāpēc, ka lielākā daļa no mums nedzīvo dzīvu dzīvi. Mēs reāli, skaties, nedarīt neko, patērē enerģiju. Darīt kaut ko, patērē enerģiju. Zināji, ka darīt kaut ko un nedarīt neko, patērē vienā daudzam enerģiju. Jo, lai tu nedarītu neko, tev tik un tā ir kaut kas jādara. Ķipa nekas. Neko nedarīt ir darīt. Man personīgi neko nedarīt patērē vēl vairāk enerģijas. Jācenšas. Jā, tāpēc, ka neko nedarot, tu tikai patērē, bet kaut ko darot, tu gan patērē, gan uzģenerē. Un bieži vien tu uzģenerē krietni vairāk nekā tu patērē īstenībā. Tāpēc kaut ko darīt ir daudz izdevīgāk. Tā enerģija, tāpēc atgriežoties tas, ko es jau tev iepriekš stāstīju par to, kad mēs visi nonāksim pie dieviņa, un es gribu, lai mēs checklists ir ritīgi nice. Un otrs, ka es tiešām gribu dzīvu, es negribu garlaicīgu dzīvi. Man patīk, kad man ir stāsti, ko stāstīt. Man patīk, ka man cilvēki tāda apkārt ir. Man patīk viss tas. Man patīk, kā tu stāsti par to pieņemšanas telpu debesīs. Tad kaut kur teici, ka tev patīk būt pirmajam vietās. Viss kaut kur šeit arī ir lielāko sarakstu. Uzvarēt dzīvi. Man patika, kā tu teici arī kaut kur, ka Dieviņš tevi kvalificē un pārbauda, vai tu riktīgi to gribi. Un šeit tas, ko es tev gribēju jautāt, ir pirmkārt, vai tu tici zīmēm, un otrkārt, kā tu viņas uztver. Piemēram, šeit man vismaz izklausījās, ka tas, kā tu nodali šo daļu un to, ka tā ir zīme, lai tu neko nedarītu vairāk. Un kas ir tie brīži, kur tevi Dieviņš ir kvalificējis un pārbaudījis, vai tu tiešām to gribi? Kas ir tādas spilgtākās pieredzes ar to? Tas pats fitness. Visas grūtības. Man liekas, ka katru reizi, kad tu kaut ko vēlies darīt, un tev ritīgi grūti paliek, gan universe, vai ne, visums, un varbūt tās kaut kas augstāks stāvs, vienkārši viņi tev pārbauda. You have to break it through. Man patīk par to visumu, kur salīdzina ar gumiju, kad tu velc to gumiju, ka tev ir laikam tā pretestība. Un tad vienkārši tev ir jāmēģina viņu pāraut, un vienā mirklī tu pāraut, tu tiec cauri un ne uz to next level. Tev atklājās gan savādāk mentalitāte un viss tas pārējais. Un, tas gan par astroloģiju, gan par visuriem. Man liekas, ka tev ir tas viss, kā tas mainās. Man liekas, ka viņš man kvalificē katru dienu. Man liekas, ka visvieglākais, my fate. Kā man uz datorgalda stāv bībeli katru dienu. Es katru rītu palasu arī bībeli, kaut kāds 5 lapspuses katru rītu. Ļoti daudz rezonēju visādas gan attiecības ar cilvēkiem, gan arī biznesu. Ļoti kaut kāds interesants lietas. Kaut kāds visāds atklāsums, kaut kāds par ģimeni, vēl par kaut ko. Man ļoti patīk. Mums mīļākā grāmata no visām patiesībā. Un es esmu ļoti daudz grāmatu lasījis. Ļoti daudz grāmatu lasījis, jā. Tas arī ir tāds fans visādām reliģiskām literatūrām. Viņš vienkārši intereses pēc ir izlasījis visas iespējamās bībeles. Es atceros, mums mājās nesapratu, ka priekš kam tās zilās milzīgās grāmatas. Jā, un tad es sapratu, ka tas ir tas, un viņš vienkārši lasīja redzesloka paplašināšanai. Starp citu, šeit pie viena man ir jautājums tev. Tas ir tas, vai man vienkārši pašai ir interesanti, ar ko esmu saskārusies, ka
Es kaut kad es rakstīju cilvēkiem, piedāvāju sadarbības. Tas bija pašā sākumā, kad es tikai konsultēju, tikko sāku. Viņiem rakstīju, hei, es tev novadīšu konsultāciju, varbūt tu vari publisku atsauksmi tur sniegt, lai man ir vairāk sekotāji. Un es uzrakstīju vienai meitenei, es nezināju, ka viņa ir ļoti reliģiska, un es godīgi arī nezināju, ka eksistē tāda pretruna, ka tiešām it exists. Un viņa man toreiz atbildēja, ka viņa tā nevar piekrist, jo tas ir pretlikumīgi Bībeles pasaulē. Jā, man ļoti daudz to cilvēku ir teikuši par manu lifestyle un par to, kā es tusēju un vēl visu kaut ko daru, ka tas ir pretrunā ar visu to, ko daru. Un zin kā, es cilvēkiem par šo atbildi. Es redzēju uz to Banderas to filmu, kur viņam ģitārā ir tie ieroči iekšā. Rītīgi slavena filma tāda veca, un viņš katru reizi iet bārā, visiem izšķēja gals un tad iet atvainoties, izsūdzēt grēks. Man dzīve ir tāda. Tajā ģitārā ir ballīts un čomi un viss tas pārējais, un tad es vienkārši kad nākušajā rītā dodos uz baznīcu izsūdzēt grēks. Es zinu, ka manā dzīvē būs posms, kurā es no pilnīgi visu atteikšos un, man liekas, aizbraukšu dzīvot kaut kādos kalnos, 100% kaut kā. Visticamāk, kaut kur ap 50, 55, tad, kad es būšu dzīvē, jau izgājis lielāko daļu cauri un jau varbūt tās būšu tāds dzīves pieredzējis vīrietis, tad man liekas, būs tikai tas mirklis, kad man būtu kaut kur jādodās, un es zinu, kad es tur nonākšu. Bet pašlaik es saprotu, ka varbūt tās nav pareizi balansēt starp šīm abām divām lietām, bet manī ir iekšā, man uz pleciņiem visu laiku ir tas foršais eņģelīts un tad tas mazais vēlniņš. Man viņa ap divi ritīgi cepīja. Man ritīgi forši ar viņiem apdiem. Pašlaik es saprotu, ka tas nav pareizi, bet es nezinu, kas ir pareizi. Es nezinu, vai kaut kas eksistē, vai kaut kas neeksistē, kā strādā pasaule. Bļaļ, mēs lidojam uz fucking akmens. Tāpēc, čo mēs vispār, te nesam uz? Es vispār nezinu, un neviens nezinu, jebkurš, kurš kaut ko tur stāst, viss ir fucking fake. Mēs nezinām, kāpēc mēs šeit esam, un kā strādā pasaule. Tāpēc es izvēlos ticēt tam, kam es izvēlos ticēt. Es izvēlos ticēt sev pirmkārt Dievam, otram kārtam sev. Un Dievs man saka, Oskar, tev ir jābūt godīgam. Tāpēc man ir tās vērtības, godīgs, vienmēr caurspīdīgs, vienmēr viss tā kā ir, nekad nemelot, vienmēr tā darīt. Un otrs puses atkal man tas vēl neš tāds, vai veču, nice, partijas to varēja jāmauc. Ģivā un visu neesmu mauc. Tā kā man patīk abas divas šīs lietas. Un nav pareizs vai nepareizs, katram ir jāizvēlās savs. Un katram ir jābūt godīgam pašam pret sevi. Un ja tu vari ar sevīm, es neteikšu sadzīvot, bet ja tu vari pieņemt to, ka tu pašlaik savā dzīves posmā tāds vēlies būt, tad tev tādam ir jāatļauj sev būt, jo mums cilvēkiem dzīve mainās ik pa 5 gadiem. Reāli ik pa 5 gadiem, paskatāmies vienkārši uz savu pasauli, savu dzīvi atpakaļ, ik pa 5 gadiem tas bija bišķiņ savādāks cilvēks. Tev kaut kā draugi pamainījās, kaut perspektīvas pamainījās, kaut kādi ik pa 5, 7 gadiem tā kaut kas pašiftojās. Šajā 5 gadā es gribu būt tāds, un es vienkārši mauc tāds. Tāds, kā man gribās būt, un es negribu iet, un tur, jā, bet Oskar, tā tur nevar, vai šitā drīkst dzīvot, vai tā nedrīkst dzīvot, gan vienalga, ne tur diētā, vai alkoholā, vai vēl kaut kādās lietās. Kaut vai tas pats Gustavs, un ļoti labs piemērs. Es ar Gustavu esmu bijis tādos tusiņos, es ar Gustavu esam tā maukuši, visi sāc crazy lietas, visi kaut ko darījuši. Un Gustavs, piemēram, tagad vispār alkoholu, ne cigaretes, neko. Es atceros, ka Gustavs sēdēja ar maziem cigāriņiem, viņš nevarēja viņus pārstāt pīpēt, mēs sēžam pie viņa dārzā, mežparkā, viņš nevar pārstāt pīpēt, vienkārši viens aiz otru. Es pat tā nevaru uzpīpēt cigāriņus. Viņš vien aiz otru, un saprot, un atkal tagad viņš tā. Viņam vienkārši ieslēdzās tā viņa 5 gada, tā jaunā. Un tev jāatļaujās tam shiftam, tev jāsamainās, un tev jājūtas, ok, tagad es gribu dzīvot šitā un dzīvot tā. Man negribas sevi ierobežot. Man patīk dzīvot dzīvu. Man ļoti patīk šāda pieeja. Tātad tev nav galvā kaut kāds dalījums. Tātad, ja es lasu Bībeli, tad viss ezotērika ir slikta un tas ir grēcinieciski. Un tusēt arī ir slikti. Tad nav šī dalījuma. Man ir draugs, kurš ir, mums ir ļoti labas attiecības. Viņš bija Latvijā gan ar hip-hop ļoti daudz nodarbojās, arī diezgan populārs arī klubs viņam bija un viss tas pārējais. Un viņš bija tik deep visā tajā gangster, whatever, type of kuņā kaut kādā te Latvijā iekšā. Un vienkārši vienā dienā piecēlas un tāds, es atdošu savu dzīvi Dievam un aizbraucu uz Angliju, pārdevu pilnīgi visu mašīnu dzīvokli, pilnīgi visu un aizbraucu kalpot uz baznīcu. Tagad mēs vēl projām uztaram attiecības, mēs tur aizlidojam uz Kanārijām, vienkārši for fun un kopā divatā pavadīt laiku. Un viņš vienkārši tik laimīgs tāds, kāds viņš ir šodien, viņš ir tik piepildīts, viņš ir tik patiess, viņš ir pilnīgi savādāks. Un mēs izējām ārā kaut ko patusēt.
Nu, es esmu Kanārijas, man gribās aiziet patusēt, kaut ko tur iet. Nu, tāds, es nevaru lietot alkoholu, es tāds labi, tas pa mums abiem. Viss kārtībā. Uzņemies smago. Jā, un tur arī balanss, vai ne? Jā. Atkal, viņš ir tas foršais eņģelis, tas devils, mēs kopā atkal devest. Bet jā, tas, manuprāt, tā ir tāda godīguma pret sevi izpausme, ka tev tā tiešām ir labi, un tu tā jūties forši, un tev netraucē tas, ka cilvēks tev blakus dara citādāk, un tur par diviem iedas. Jā, man vienkārši patīk, ka katrs no mums ir pilnīgi dažāds, un man agrāk bija tā, kad es tik domāju, fuck, kaut kas mums nav pa ceļam. Man tik patīk dažādība savā dzīvē. Jā. Tik ļoti patīk dažādība. Man tā dažādība nāca Somijā tajā dienā, kad es pieņēmu, ka Somijā netusēšu ar latviešiem. Es teicu, man pilnīgi visi draugi Somijā būs pilnīgi dažādi kultūra cilvēki, dažādām nacionalitātēm. Man reāli ir kaut kāds, man liekas, 20, 30 dažādi nacionalitāšu draugi. Reāli, tur visi sēdz pasaules malām. Praktiski neviens latviečs. Nu, viens mums ģimenes draugs Rūtai, Ramona. Viss. Es speciāli pieņēmu. Es teicu, ja es gribu kaut ko dzīvē redzēt vairāk, man tas jārunā ir tikai ar ārzemniekiem. Nu, ko tas ir interesanti vismaz. Tas vēl runājot par dažādiem avotiem, kur tu ko uzsūc. Tu esi teicis, ka kamēr tu neuzņem vairāk informācijas, tu nemaz nezini, ka var būt savādāk. Un es pilnīgi pievienojos, kas ir tie tavi avoti, kurus tu klausies, mācies, no kā tu iedvesmojies, caur ko tu paplašinies. Viens, ko tu minēji, jau tie ir mentori, bet varbūt tev ir kaut kas vēl, kaut kādi podkāsti, grāmatas, pieredzes, vēl kaut kas. Es ļoti daudz lasīju grāmatas. Es vienā gadā noliku mērķi, ka es nedēļā izlasīšu vienu grāmatu, un es tā arī izdarīju. Kas ir tāda must-have, ko tu ieteiktu katram izlasīt? Man liekas, ka tas pats Sell or Be Sold. Un vienkārši, ka tā strādā pasaule, vai nu tu pārdod, vai nu tu ēd, vai tu tiks apēsts, un es Sell or Be Sold. Grant Cardone 10x rule. Kad strādāt ar 10 lielu atdevi ir tikpat kā strādāt ar vienu. Tā kā 1x, un 10x atdeve ir tikpat daudz enerģiju patērē kā 1x, jo enerģija ir vienkārši enerģija. Yeah. Un varbūt tās the one thing, the one thing, kad mēs arī gribam ļoti daudz dažādas lietas darīt vienlaicīgi, bet patiesībā mums vajadzētu tā kā prioritizēt. Un laikam viena no tāda pēdējā laika, kur man vajadzēja grāmatu ātrāk izlasīt, saucos Limitless Jim Quick. Man liekas, ka ļoti laba Limitless, un par to, kā mācīties, kā iemācīties mācīties. Un kā mācīties ātrāk, kā lasīt ātrāk, kā uzņemt informāciju ātrāk. Ļoti laba grāmata, tur ir ļoti labi salīdzinājumi gan par mašīnām, kā tu brauc ar mašīnu. Iztēlos, ka tu pa brīvībēm. Es teicu, Sandra, tagad tu esi brīvībēns. Tu mauca Kadilijā, kā atgāzusies šā te tu stūrē. Man ne pa brīvībēm nakts vidū. Nice. Cik liels tev fokus? Iztēlos tagad, Sandra, rallī mašīnā pa brīvībēm, start mašīnām. Kurā mirklī tev ir lielāks fokus? Tagad tu brauc ātrāk. Un dzīve strādā tieši tāpatās. Gan grāmatlasīšana, gan viss. Mums ir jābūt ātri, mums jābūt kustībai, jo tikai tad, kad tu kusties ātri, tu esi patiesībā fokusēts daudz vairāk nekā tu, kad tu ej lēnāk. Un grāmatas ļoti daudz podkāsti, bet arī es ieteiktu pilnīgi visiem neuzņemt pilnīgi visu, un arī grāmata nav domāta, katra grāmata nav domāta, lai viņi izlasītu. Katrs video nav domāts, lai viņi noskatītos līdz galam. Tu visas grāmatas vienmēr izlasi, vai ir kaut kādas, kuras tu tikai iesāc, un tev ir tāds ļoti daudz. Es tāds izlasot, ar tās pirms, vispār, come on, bro. Vienkārši nomet malā, un nafīgi, es sev nespīdzināšu tur kaut kā šitī trash, vienkārši šitī tāds, ritīgi pilni miskas, un tā uzbersim uz galvas. Vienkārši, tā ir tā grāmata, nav jau jēgas viņu tur lasīt. Mums ir tā, kad kaut kur lidojam lidostās, ir tas veikals, kur ir daudz grāmatu ļoti, un tad mēs tur sapērkamies kaut kādas 4 katru reizi, kad mēs kaut kur maucam, un vienmēr ir kaut kāda viena, kuru tu sāc un tāds. Nē. Man ļoti daudz palīdz. Ja es atradīšu labus kursus, es sazināšos ar to kursa izveidotāju, un tad es pirkšu konsultācijas no viņa. Jā, es pašu to kursu neiešu. Es tāds nopērku kursu, izēju pirmo video, es tāds, ok, man ritīgi paņēma, tad es sazinos ar viņu, un tad es pērku vienkārši man no viņa pa taisno. Es nemaz to kursu neturpiniet. Arī ļoti daudz es tā darījis. Mentor, coach, visu laiku citi cilvēki. Zin, mēs ar Rūtu 2 gadus atpakaļ, mēs tajā gadā iztērējām 50,000 coachingā un mentoros. Tas ir cik daudz var iegūt no tā, ka tu runā pa taisno ar cilvēkiem. Artūrs, tas pats man draugs, un viņš ļoti labs piemērs tam. Viņam mēs sēdējām ofisē, man darbinieki viņam prasīja, Artūr, kā tu to visu tā kā māki un tu to visu dari? Artūrs nekad dzīvē nevienu grāmatu nav izlasījis. Nekad. Bet viņš uzbūvēja tikko tur 10 miljonu lielu kompāniju, vai ne? Kā tu to izdarīji, viņam jautā? Un viņš teica, ka
Es vienkārši šeit pie cilvēkiem runāties. Redz, pirms man arī dzīvē tādi cilvēki, pirms mums gribētu vairāk par astroloģiju tagad pamācīties, es nāku pie tevim. Vai ne, man gribēsies par e-komerciju, iešu pie Gustavu. Man īstenībā, ja es samainu savu to redzējumu pret pasauli, ka man nevis ir jālas grāmatas vai jāskatās video, man taču ir cilvēki apkārt. Ej un komunicē, atpazīsties kaut ko, taču var atrast interesants cilvēks, un viņi tev izstāstīs daudz vairāk nekā tās grāmatas. Bet šis ir tas arī, par ko tu minēji, ka tu Latvijā var atļauties ilgāk būt loks un citu cilvēku pieredze, ka tu viņu pārņem, tas ir īsts ceļš. Un viens ir tas, ka cilvēkam bail un negribās nemaz, lai ir ātrāk. Un otrs ir tur nekas, respektīvi tās vienmēr ir kaut kādi debīli iemesli, kāpēc nedarīt to un nemācīties caur pieredzi. Kāda ir tava lēmumu pieņemšanas stratēģija? Pašlaik Maverikā? Tu negribu zināt. Es negribu zināt pagaidām. Nē, zini, kā es to domāju. Es uz savu piemēru tev varu izstāstīt to, kas ir tā ideja apakšā tam jautājumam, jo kā es pieņemu lēmumus. Es sajūtu, ka es kaut ko gribu, un es nedomāju par to, tā būs kļūda vai tā nebūs kļūda. Es viņus pieņemu ātri, un respektīvi man ir impulss, es kaut ko gribu izdarīt, un es to ņemu un daru. Un ir bijušas reizes, kad es neklausu šai savai lēmumu pieņemšanas stratēģijai, un man pēc tam ir tās kaut kādas domas, un manas smadzenes ir aizbāztas lieki ar to, ka es domāju, varbūt vajadzēja. Jā. Un tas ir tas, kā es pieņemu lēmumus, un es viņus tā dzīvē pieņemu, un es viņus tā biznesā pieņemu. Tieši tāpat arī es. Nekāda vispār atšķirības. Pievienojies, ja? Jā. Man to grūti izstāstīt, un cilvēki teiks, tur fake vēl kaut kas. Es vienkārši jūtu kaut kā. Es nezinu, kāpēc, un katru reizi, kad es neesmu klausījis sev, un savā iekšējā sajūtā, I've been fucked, no visām pusēm. Un, es vienkārši, pat tad, ja tas izskatās sūdīgi uz papīras, bet es iekšēji jūtu, ka tu ir. Man pat fucking kazino ir tāda sajūta. Es vienkārši tāds, arī, Eigar kazino, mēs tur bijām aizbraukuši tagad uz Šveici ar draugiem, mēs Rūti, tur vēl divi, mēs tur, mums tur Itālijā gaidām kāzes, vēl tur vienu dienu, mēs tur, labi, maucam Šveicas kazino, aizmaucam to kazino. Un es tāds arī eju iekšā, es vienkārši saku, vispār nav vibes. Aizbraucam 3 dienas vēl, saku, man tāds vibes mīļo, man jāiemet tas piģis, 500 izkrīt ārā, es tāds, mājās, drinks for free. Viss, un vienkārši nav tā sajūta. Un tas ir jebkur dzīvē, arī biznesā, ar draugiem, ar cilvēkiem. Es kaut kā satieku cilvēku, es jau jūtu jau pašā sākumā, vai man tur vispār ir tas vibes ar to cilvēku vai nav. Baigi ātri. Cik viegli tev ir pateikt nē? Viens ir tas, ka tu jūti, ka jā, šis te jā, un tagad es gribu, bet otra lieta ir pateikt nē, un pateikt nē varbūt brīžos, ka tev jau ir kaut kāda sadarbība ar kaut kādu cilvēku bijusi, vai arī, ka tu esi kaut kur jau tagad pateicis, es tur padomāšu vai kaut ko tādu. Kā tu to dabū gatavu un kā tu ar sevi runā? Tas ir visgrūtākais skills, ko vispār sevi attīstīt. Jo pateikt, yes ir. Jā, ir daudz vieglāk nekā nē. Jā. Mēs mums cilvēki nemākam pateikt nē. Tāpēc mums ir tik daudz alkoholiķi, narkomāni, vēl kaut kas, jo mēs vienkārši nemākam pateikt nē. Un tad, kā sanāk, man pateikt nē, biznesā ir viegli, ar draugiem vispār ne. Vispār, vienmēr ir yes. Maucam yes. Es tagad nevaru pateikt nē, jo man es laiku atpakaļ, mans vērtības. Dzīvo dzīvi. Tev nekad vairāk nebūs 25 uz kalnu snowboardojot. Tev nebūs vairāk 30 Dubajā. Tas ir par to. Biznesā, jā, ļoti vienkārši. Es tur vienkārši tā paskatos, nē, mēs tā nevaram, nē, to nē. Biznesā vienkārši. Tāpēc, ka biznesā ir šausmīgi loģiskais, kur pretī mana personīgā dzīve ir emocionāla. Es gribu, lai viņi ir ar emocijām pilni, nevis ar loģiku. Tāpēc, jā. Dzīvē viss ir yes. Praktiski, ļoti reti, kur nē. Ļoti reti, kur nē. Bet tu jūti to, piemēram, kaut kādas reizes, ka tas nav tāds, ka tu atsaki tur savam iekšējam bērnam vai arī tur savai vērtību sistēmai, bet ka tiešām tas nē ir tāds, nē. Nē, ir arī, kur es pateikšu nē arī kaut kādās, tur ar draugiem vai kaut kādām lietām. Kaut arī, vakardien ļoti labs piemērs. Man 2 draugi ļoti labi aiztusējušies, tur vēl 2 čomi, viņi tā davāja šovakar Student Tuesday jāmauc. Un es vakar saku, nē, man rītdien jāiet pie Sandras ciemos, man jābūt labā izskatā, I need my beauty sleep. Viss. Šodien arī es no rīta vispār bez steiga, es reāli nogulēju kaut kādiem 9, 10, piecēlos, jo zināju, ka es vienkārši nāku pie tevi, man ir kaut kāda atbildība pret tevīm, un šoreiz man draugiem ir jāpasaka nē. Ka es nevaru. Oskars otrdienā tusēt easy. Tā kā completely easy.
Bet no otras puses, jā, man ir atbildība vienmēr pret cilvēkiem, kas uz kaut kā uz maniem, kaut kur man sagaida, ka es ieradīšos kaut kādā. Yeah. Jo atkal viens no maniem mentoriem man ir ļoti dziļi to ielicis iekšā. How do you show up? How did you show up? Šodien, kā tu ieradies pret savu bērnu, pret savu sievu? How did you show up in business? How did you show up for your life? How did you show up in the gym? Did you did everything there? Un tas how did you show up, tas ir šausmīgi mentāli. Nu, kā tu ieradies? Kā tu izskatījies? Kā tu runāji? Kā tu viss par tevīm un ap un tevīm? Yeah. Un kad tu uzdod sev to jautājumu, nu, pieņemsim, tu šodien arī nezinu, tev dzīvē ir mērķis, varbūt tās pakāpties kaut kādās karjeras trepēs uz augšu. Nu, pieņemsim, tu esi darbā un tev gribas augstāku pozīciju. Nu, tad how did you show up šodien savā darbā? Biznesā tieši tāpatās. Jā. Vispār par mērķiem dzīvē. Man šķiet, mana tā filozofija ir, ka, lai vai ko tu darītu, tev ir jāredz tas iemesls, kāpēc tu to dari. Jā. Un vai tava šīs dienas darbība, vai arī tas, ko tu tagad domā, tava lēmuma pieņemšanas stratēģija, vai tas tevi aizvirza tuvāk tavam mērķim, vai arī tas tevi aizvirza kaut kur pasaules anusā, kur tu vispār nemaz negribi būt, bet tā ir pierasts un tā ir normāli. Un šis arī. Man liekas, ka es nevēlos kļūt par miljardieru, tāpēc man ir ļoti vienkārši. Es saprotu to, ka es 100% miljonu nopelnīšu. Mums ir bijis tāds apgrozījums, bet mums nav bijis miljons mūsu bankas kontā. Jā. Es tur nonākšu, bet es esmu gatavs paralēli izdzīvot to dzīvi. Jo tad, kad tu patiesībā paklausies tāds miljardieru stāsts, un cik viņi ir šausmīgi sēdi, ka viņi nekad dzīvē neko nav redzējuši. Ok, nice, you have a fucking billion yacht now. Tu tur vari ar maziņajām šampaniet lietu, virsū viņām. I don't know if that's what I wanna have. Man patīk pastaigāties, padzīvot mežā, pabraukt ar ričukiem, pakaifot, lekt no ūdenskritumiem. Man bija šī savādāk kaut kā to pasauli gribās redzēt. Tie ir tie mērķi, un tev viņi ir tādi, un ir svarīgi nodefinēt. Man ir šeit paralēli ar biznesu ļoti labi. Man biznesa attīstās širā te, un man dzīves arī viss mērķi širā te. Sākam mūsu jautājumu sadaļu. Labi, šī ir tāda neliela vēl atkāpe uz to, ko tu teici. Tu minēji par to Gaģušņiku, kur tu dzīvoji, kur tu nāci naktī un kārtoji, gāji gulēt, un pēc tam tu gulēji ārā. Un cik svarīga tev ir telpa, kurā tu atrodies? Ļoti. Es esmu šausmīgi pedantisks cilvēks. Jā. Vide maina to, kā es jūtos, un tas, kā es jutīšos, mainīs to, kāds būs mans rezultāts. Jā, pilnīgi piekrītu. Vai tu vari teikt, ka tu esi pārliecināts par sevi? 200%. Neviens nestrādā tā, kā es. Vai tevi mēdz nobremzēt kaut kur tavas multenes galvā, un respektīvi tavas iedomas par to, kā ir, vai kā ir jābūt, vai ka tev kaut kas nesanāks, vai vēl kaut kas, vai tevi tas mēdz nobremzēt rīkoties? Nē, vispār nekad. Bet vai tev ir tās multenes vispār? Nu, zin kā, man ir bailes no tā, ka es no nekā nebaidos. Tas taču ir normāli. Raimonds Elbakins man ir ielicis vienkārši tādu vispār ne no kā es nemīžu. Vispār ne no kā es nemīžu. Es esmu izgājis cauri pilnīgi visam. Visādām bedrītēm. Ko tev nozīmē vīrišķība? Patstāvība un iespēja parūpēties par sev tuvākajām. Pirmkārt par mammu. Kas ir tie signāli tev, ka tu esi uz pareizā ceļa? Sajūta, iekšējais feelings. Jā, tad tev nevajag, lai tev kāds no ārpuses paskatās labs puika. Es vispār nekad neesmu kreivojis kaut kādu tur tādu zinību. Varbūt tās agrāk, kad bija bērns kaut kāds, bet vispār. Neviens mani nesodīs kā es, neviens man nepārmetīs kā es pats sev, un neviens par mani neliks priecāties pašam par sevi, kā es pats par sevi. 2-3 nedēļas atpakaļ es biju aizbraucis uz nedēļu. Man vienkārši piespiedu kārtā bija jāatstāj savu pārdevēju, un es atbraucu, un es reāli, kamēr biju projām, es sev ritīgi sagrozīju un pats sev pārmetu par to, ka es par viņiem neparūpējos. Es atbraucu atpakaļ, un es reāli gāju pie viņiem atvainoties, viņi pat nesaprata par ko. Bet tas bija reāli, tāpēc, ka es sevi vienkārši, man neviens nevar neko pateikt, kā tikai es sev. Jā, lielākais kritiķis. Kā tu uztver problēmas? Forši. Jautri? Jā, kā challenge. Jā. Problēma jau ir vienkārši iespēja augt. Ļoti laba definīcija. Man ir mana teorija par visām problēmām, vispār kādiem izaicinājumiem dzīvē. Es
esmu cilvēks, kurš pieturas dvēseļu teorijai, tad es ticu, ka mums katram ir sava dvēselīte, un ka dvēseli izvēlas kaut kādu ceļu, kādu pieredzi, ko viņa grib apgūt šeit uz zemes. Un viņai daudz briesmīgāk ir, kad mums viss ir normāli un kad nekas nenotiek. Un tā viņas interese dzīvot vispār un iekšējā piepildījuma sajūta jau parādās tad, kad tev ir vis kaut kādi šķēršļi, kad izaicinājumi vēl kaut kas, un tu ej tajās pieredzēs, met sevi iekšā visu laiku kaut kamā jaunā, un tur ir tas tā piepildījuma sajūta. Problēmas asociējas ar to. Vai ir neatrisināmi jautājumi? Vai kā tu reaģē uz neizdošanos? Forši. Man liekas, zin kā, man nav sanācis restorānu bizness, kaut mīnus 30 štuks, man nav sanākus attīstīto mārketinga aģentūru, arī mīnus kaut pārdesmit štuks, kaut real estate, vēl kaut kas. Un es vienkārši to skatos, ka, nevajadzēja laikam. Vienkārši nevajadzēja man to. Tajā brīdī varbūt nevajadzēja. Jā, man vienkārši šajā mirklī to nevajadzēja. Jā, man vienkārši kaut kas higher, vienkārši pavilkt nost vecīt. Labāk samaksā 10 un viss prom, nekā paliec tur un mocies. Jo katra lieta, neviens nav kaut kāds maratons, kas jānoskrien līdz galam, nav grāmata, kas jāizlas līdz galam. Tāpēc katrs bizness ir jāuztais. Vienkārši. Jā, mums arī restorānu biznesa aizgāja pieskari arī kaut kāda 20-30 tūkstoši aizgāja dzīvot sūdzību. Investējām. Jā, un vienkārši es atceros, ka toreiz, kad es paziņoju, ka mēs slēdzamies ciet, un cilvēki man rakstīja reāli, tad sašutušas ziņas, bet kāpēc, un tur varbūt kaut ko tur var, un tā, un man vienkārši nav iekšējais sajūtas vairāk, es to gribu darīt. Jā. Un viss, un tā nav nekāda katastrofa, ka tu kaut kādus posmus vienkārši beidzas, tu paņem no tā. Protams, tu paņem maksimāli, ja tu tur tipa kā upuris atkal, jau ir uz vieglākā pozīcija. Jā. Tad bet, ja tu to paskaties, vai labi, es vienkārši iemācījos kaut ko. Jā. Es to saucu par tādu padārgu investīciju savā attīstībā, personības izaugsmes treniņš tāds maksājošs. Vai tu gaidi garantijas? No cilvēkiem? Vai no vispār, no jebkā. Un, piemēram, tev ir mentors, un viņš kaut kā sevi reklamē. Un vai ir tā, ka tagad, viņam tagad man jāiedod tur šeit? Ne pret cilvēkiem, ne pret mentoriem, ne pret pasākumiem, ne pret ko. Man nav garantija, kāpēc, jo dzīve man ir iemācījusi to, ka jebkurā sarunā, kurā es iešu iekšā, man jāiet obligāti kā pilnīgi baltai lapai. Pilnīgi mans ego, manas kaut kādas zināšanas, mans iemaņas, kaut kas pilnīgi viss vienkārši jānoliek malā. Kaut vai es eju uz to Gustavu pasākumu, vai es eju uz Atsturto centru pasākumu, vai es nāku tagad pie tevīm, vai es iešu kaut kādā kursā. Es pilnīgi visu, ko es līdz šim esmu iemācījies, pilnībā nolieku malā. To arī man viens mentors iemācījis, pilnīgi visu nolieku malā. Paņem vienkārši baltu lapu, aiziet maucam. Es sāku rakstīt. Un tad es pēc tam, kad man ir tas coachings beidzies, kurss vai dzīvē kaut kas, whatever, es vienkārši pasēju to lapu, tipa mentālo lapu, un tu saproti vienkārši, ko tu gribi izsvītrot un ko tu gribi ievietot iekšā tagad savā tajā grāmatā, ko tu raksti, a.k.a. savu dzīvi. Jā. Tad ir viena teorija, ko es gribu notestēt un pārbaudīt, vai tu to redzi arī tāpat par brīdi, kurā parādās noturīgi rezultāti. Tātad tas, ko šī teorija paredz, ka noturīgi rezultāti dzīvē parādās tajā brīdī, kad mēs esam iekšēji nobrieduši atbildīgi, kad mēs protam ievērot kaut kādu kontekstu un noteikumus noteiktā situācijā. Un tad, kad cilvēkam ir tāds psihisks briedums, ka viņš apzināti pieiet savam ķermenim, savai dzīves kvalitātei. Vai tu piekrīti šim, un vai tev ir kaut kas, ko papildināt tiem noturīgajiem rezultātiem, kad tad viņi parādās cilvēka dzīvē, ka tas nav tāds nejaušība, izšāva kaut kas? Man liekas, ka viņš katram atnāk savā. Es pilnībā piekrītu, bet vienkārši, kas mainās, ir tas, ka mums katram viņš kaut kādā citā dzīves posmā parādās. Kā, KFC 65 gados. Yeah. Paņemam kaut kādas lielas kompānijas, kurām vienkārši pēkšņi aizgājis kaut kādā 50 vecumā, 70 gadu vecumā vēl kaut kur. Mums vienkārši viss social media un vispārējais liek rašot un visu laiku tā kā, jums jāmāc tagad. Ja tu, 20 gados nav Ferrari, tu esi lohs. Tāds, tiešām. Fuck, for real, you, bro? Tā kā, tāpēc, es esmu daudz bijis tagad Dubajā, es vienkārši zinu, kāda ir tā realitāte, kā visas tās čiebs, kas tur arī tur, whatever, ko viņas reklamē, uz 30 sametās vienai jahtai uz stundu, un tad vienkārši tur klipsē ārā tā, ka tā kamera karsta ir.
Vai aiziet uz tām pašām telpām, kur ir šī pati istaba, un tur ir tas pus-private jets, un tu tur ieej iekšā, un tur ir dažādas šās istabiņas, un katrā cits dizains private jetā. Un viņš maksā fucking 100 eiro stundā Dubajā. Un fotos es ieju tā private jetos. Saprotu, tas viss ir tik fucking fakes, un kad es esmu, un Dubajā ir tā kā fake of capital, jo tur tiešām visi fake, maksimāli flexo, maksimāli. Cilvēkiem liekas, ka Dubajā ir tā kā land of money. Fucking Dubajā ir land of debt. 70% Dubajas iedzīvotāji ir milzīgos parādos. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem vienkārši lifestyle spiež iet milzīgos parādos, jo jāflekso tur draugiem, jāflekso tam, jāflekso šinām. Es aizmaucu dzīvot uz Dubajas, dzīvoju par 15 eiro dienā. Reāli 15 eiro dienā. Aizjošu Chinese restorānu, rīs maksā 50 centi, kur sanāk 3 ēdienreizes. Bet es tur kaut ko dzirdēju par kaut kādu 180 eiro. Jā, to man arī vajadzēs notestēt. Es vienkārši nevarēju. Es skatos, tur tāds 7 stāvu, 7 zvaigžņu restorāns, kurā katrā stāvā savādāks 7 zvaigžņu restorāns. Wow. Un es tāds sēžu vienā pusē, pie turkiem, tur pa eiro 80 burgers, tur pa 180. Es tāds, nē, fuck, tā ir mana teisti. Es aizgāju tur, un pēc tam tikai tā aizgāju pār pa ielu un paēdu, jo man pietrūka. Zini, ka tev atnāk, ka tev tas šķīvs, un tev vienkārši tur izsmērē. Tāds, ko tu man laizīt to šķīvu tagad? Es nevaru paēst no tā. Bet es aizgāju pagājušo. Bet tā ir pieredze. Tā ir, for example, tieši tā pieredzītei. Tas atkal ir par to, ka tu nepazaudēsi neko. Neko vispār, come on. Ko tu man 180 eiro pie kapa vispār neko nemainīs vairāk? Come on, bro. Ej paēd to burgeri. Tikai cilvēki baigi tur tā kā kaut ko jāsargā. Bet varbūt tas iekšējais, tas niggas from Brooklyn, kas man rūtā ir, tas vēl joprojām atļauj citreiz veistot to naudu. Un thank God, ka mēs citreiz paveistojam to naudu. Jo, ja mēs neveistot citreiz naudu, mums nebūtu tās pieredzes. Es to nesauktu par veistošanu. Man liekas, tā reāli ir investīcija. Tā ir investīcija, bet okay. Zini kā, ja tu to samiksē ar tādu globāli atbildīgu pieeju pret dzīvi un pret sevi, tad, manuprāt, tas ir totally fine. Pilnīgi fine. Man tas viss patīk, es gribu to. Jo daudziem ir tas, manuprāt, viņi iesprūst tajā brīdī, kad viņi visu laiku visu dara darbam. Lai izaudzētu tur to, lai uzlabotu produktu, lai uzlabotu klientu plūsmu, lai uzlabotu mārketingu, bla, 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 visu. Un tad vienā brīdī viņi aizmirst mazliet par to, ka vajag ielikt arī šeit, tas, ko tu par tiem aplīšiem stāstīji. Un mūsu uzņēmē darbība jau arī, tas nav šīs aplītis, tas būs kaut kur jau ārpusē. Un ir svarīgi tomēr iedot sev to kaifiņu, un tas, par ko tev acis tajā brīdī iedegās. Un pat, ja tas ir, 180 eiro burgeris vai vēl kaut kas. Tā kā mēs visu to daram, tad nafīgi es močīju 14-16 stundas dienā pie tā datora, lai neiziet ārā to nepabaudīt. Come on, bro. Mēs tagad tiešām ritīgi maucam, tā kā neatļaut sev to visu. Muļķīgi. Kas, tavuprāt, definē nobriedušu un pieaugušu personību? Nezinu. Varbūt tās pēc 5 gadiem, kad tu man pajautās, man būs atbildi. Es būšu ritīgi pieaudzis un nobriedis, un man būs perspektīva. Tas, ko es tev saku, man liekas, zini, kas definē, tas, ko es tev pirms tam teicu, ka man liekas, ka katram vīrietim tad, virs 50 ir jābrauc padzīvot gadu kaut kādā templī, jo tu esi ļoti daudz dzīvē visu kaut ko redzējis, pieredzējis, tev ir dažādas sajūtas, tev ir visādi cilvēki nākuši un gājuši, un tagad tu vēlies iegūt kaut kādu wisdom par pasauli. Un balsoties uz to savas dzīves pieredzi un kā tev vajadzētu tad nodzīvot tos atlikušos gadus. Un man liekas, ka tajā mirklī, kad tu esi dzīves izdzīvojis līdz 50 gadiem, visu kaut ko redzējis, un tu esi gadu iegūst tādu visdomu, dzīvojis kaut kādā, tiešām tikai pats sevi iekšā, savā sirdī, savā dvēselē, savā ķermenī, tiešām visu viņu izdzīvojis tādā. Es vienkārši to pielīdzinu kaut kādā, braukt pie budām dzīvot vai kaut kādā klosterī vai kaut kas tāds, jo man liekas, ka tā vieta, kur tu noliec nost, a.k.a. savu telefonu, atslēdzies no interneta, un tu esi pats tikai ar sevīm, savām domām un kaut kādiem higher mentoriem. Vai tajā mirklī tu atklāji sevi tā kā pilnībā. Un tad, man liekas, ir nobriedzis cilvēks. Jā, bet īstenībā ļoti tuvu pateici tam. Man patīk viena definīcija nobriedušam, pieaugušam cilvēkam, ka viņam ir punkts A attīstīta sava vērtību sistēma, un manuprāt, tas tev ir. Un punkts B, ka viņam pieņemot lēmumus, pēc tam nav kādas polemikas savā galvā par to, ka varbūt vajadzēja tā, varbūt esmu loks, varbūt nē, varbūt tomēr neesmu loks. Un tad tu trīci kā kaut kāda apšulapa līdz, nezinu, tev kāds cits pasaka, ka bija pareizs lēmums. Jā, manuprāt, tas ir tas, kas reāli raksturo pieaugušu nobriedušu personību. Jā. Tad man tā ir uz 30. Tad tu esi jau pieaugusi nobriedusi. Tas ir pēc tavas definīcijas. Jā. Man definīcija 50 gadu templī, un tad tu esi nobriedis.
Jā, jo man liekas, ka tu nevari braukt sev kaut kur uz kaut kurien dzīvot, vēl kaut kā 20 gadu vecumā, jo tu tagad vispār neko dzīvē neesi redzējis. Tev nav uz ko salīdzināt, atcerēties, izdzīvot. Tā. Jā. Tālūk, tas ir arī tas, ko es tev gribēju pajautāt, bet es noslēgumam gribētu dzirdēt pati tīri priekš sevis, bet es ticu, ka man vienīgajai tas būtu vērtīgi, kas būtu tās 3 lietas, kuras tu ieteiktu jebkuram, kurš tagad, viņš grib kaut ko darīt, viņš tikai mīdās, slēk uz vietas un tāds, bet varbūt vēl paciest pāris gadus un varbūt man neizdosies. Un, respektīvi cilvēkam, kuram ir šī te polemika galvā, kuram ir bail pieņemt lēmumu, kuram šķiet, ka ir pareizi, nepareizi, ka kļūdīties ir slikti. Ko tu teiktu? Kas būtu tās 3 lietas, kā tu viņu samotivētu darīt? Atrast motivāciju sevī, nevis citos. Jo laikam ejot, ka tie citi pazudīs un tu paliksi pats ar sevi, tev nebūs neviens, kas motivē. Bet ja tu to attīstīsi sevī, tad tev vienmēr būs kāds, kas tev motivē. Nebaidīties no muļķīga lēmuma pieņemšanas un uzticēties savam inner guts, uz ko mēs jau runājām. Jau uz papīra tas izsās greizi, bet tu vienkārši jūti, ka tas fucking jādara, just do it. Tāpēc, ka kaut kas tevī trīc, lai nav tā, ka tu pēc tam ej un pārdzīvo par to. Un 3. lieta ir ātrums. Just do it now. Mēs jaunāk nepaliekam. Es saviem darbiniekiem arī, savai komandai, mēs vispār mums nav nekāda CEO vai darbinieki, mums tikai komanda. Zini kā, piemēram, tev varbūt tās ir 25. Tev 30 pienāks. Tas ir neizmērāms. Tas ir 100% skaidrs, ka 30 tev pienāks. Mēs no tā nevaram izvairīties. Laiks ir vienīgā lieta, kur ir force majeure, mēs tur neko nevaram ietekmēt. Tev 30 pienāks. Tad jautājums ir vienkārši tāds, kāds tu vēlētos būt uz tiem 30? Ko tu gribētu būt pamēģinājis jau, ko tu gribētu jau būt izdarījis, ko tu gribētu jau būt redzējis. Jo tev 30 tāpat pienāks. Saprot, arī kaut vai tev ir 29 šodien, tev 30 tik un tā pienāks. Tad varbūt tās to gadu moči iekšā to skilu, varbūt tās gadu pamēģini, patestē. Un tad uz 30 tu jau tāds, es jau uz to redzēju, pamēģinās vēl kaut ko. Bet viens ir skaidrs, ka kaut kāds X vecums pienāks un vienkārši kāds grib būt tajā vecumā, vienkārši tad noliec tos mērķus un sāc strādāt uz to. Un arī, kur es šodien bremzēju arī savu komandu, kad viņi grib pārāk ātri lekt uz priekšu, un patience ir the greatest skill to master, pacietība. Un tev vienīgais, par ko tev ir jābūt skaidram un mierā ar sevīm, ka tu šodien esi izdarījis to 1%, lai tu būtu labāks. Tev nevajag šodien sasniegt mērķi. Šis ir lielākā problēma cilvēkiem dzīvē. Tev nevajag šodien sasniegt mērķi. Tev vajag šodien pārliecināties, ka tu esi vienkārši 1% tuvāks savam mērķim. Vai tas ir aiziet uz sportzāli, vai tas ir ēst, vai biznesā kaut ko izdarīt. Bet tev vienkārši, kad tu vakarā esi mājās, tev ir jābūt sajūtai, ka es esmu 1% labāks. Tev nevajag šodien mērķi sasniegt. Tev vienkārši jāizdara tā. Ja? Un man liekas, ka tas unloko ļoti daudz superspējas tevī, perspektīvā un visur citur. Jā, man šķiet, tas ir tas, kā mēs kā skatāmies uz lietām, ka ir jau par vēlu tur kaut ko darīt. Vai arī man taču nav tagad 18, lai es kaut ko sāktu, un jau uz 20 tas būs tur adekvāts jaunietis, kurš ar Ferrari brauc. Bet ja tu nesāks tagad, tev nebūs arī pēc 5 gadiem. Zini, kas man liekas, man arī atkal mind-breaking truth tāds bija ar vienu no mentoriem. Skaties, no biznesa perspektīvas, mums nevajag neko jaunu izdomāt biznesā. Mums nevajag neko jaunu izdomāt. Zini, kas ir vislabākie biznesi? Paņem vienkārši biznesu, kurš tavās acīs vienkārši viņš nav izdarīt, tā kā viņi nedara pietiekoši viņi labi, un vienkārši izdara labāk. Tas arī viss. Biznesa patiesībā ir vienkārši par to, ka praktiski jebkur, ka kāds nāk pie tevis un tev saka, hei, man ir tāda biznesa ideja, kur vispār neviens nekad neko nav darījis un redzējis. Bro, viņas ticamāk neeksistē, neviens to nedara, tāpēc, ka viņi ir trash. Ja? Viss ir šajā pasaulē pamēģināt. Mums ir pārāk daudz cilvēku šīs planētas, lai visi iespējamie biznesa modeļi nebūtu jau pamēģināti. Ja? Un tāpēc vienkārši atrod tādu biznesu, kur tu redzi, ko var izdarīt labāk un vienkārši izdari to labāk. Un tev būs veiksmīgs bizness tik vienkārši. Otra lieta, kas man dzīvē palīdz, ir, kad daudzkārt, ka mums cilvēki, tev nāk un jautā, kas ir tavs dzīves lielākais mērķis? Un tad cilvēkiem ir ļoti grūti atbildēt uz to, kas ir mans dzīves lielākais mērķis. Zini, kāpēc cilvēkiem grūti ir atbildēt? Jo mēs sev ieliekam tādā tā kā 80 gadu logā, kurā tu tāds subconsciously sēdi tāds, fuck, man tagad ir jāizdomā, kas ir mans dzīves mērķis uz nākamajiem 80 gadiem. Un tā ir, vai ne?
kas ir tavs dzīves misija, kas ir tavs dzīves mērķis. Un tad cilvēki automātiski uztais tādu šausmīgi lielu timeframe. Un domājot par to timeframe, tev tāds, protams, ka tev ir grūti pieņemt tādu lēmumu, ko tagad es 100 gadus pēc kārtas darīšu. Un tu nezini, citreiz, ko tu nākamā nedēļa darīsi. Un kas man palīdz, ir tas, ka atļauj sev saviem dzīves mērķiem un misijām mainīties tik bieži, cik tu pats vēlies. Paskaidrošu, piemēram, tev bērniņš drīz dzims, un tavs dzīves misija kas būs? Parūpēties par mazo. Tātad, piemēram, tev tikko bija dzīves misija, es mainīšu tur meitenēm, palīdzēšu vēl kaut ko. Tev pēc maziņās tev vienīgā dzīves misija būs parūpēties par maziņo. Vai tad tu sev neļaus tagad mainīt šo dzīves misiju? Vai ne? Tev, piemēram, bērns ies pēc tam skolā, tev vienīgā misija būs parūpēties, lai tam bērnam ir laba skolā. Bērns būs izaudzis, tev tagad atkal tu atgriezīsies kaut kādā savā pusītē vai kaut kur jau pa vidam, tev atkal dzīves misija mainīsies. Es tagad vēlos darīt šito. Un vissvarīgākais ir ļaut sev mainīt dzīves misiju un mērķi, cik bieži vien nepieciešams. Ja tas ir nepieciešams mainīt gadā, maini gadā. Es pilnīgi piekrītu. Mans viens no lielākajiem iekšējiem breakthroughs bija tajā brīdī, kad es atļāvu sev pārdomāt. Tieši tā. Tieši tā, atļaujot sev pārdomāt. Ja tu esi kaut kādā augstskolā, tavs dzīves vienīgais mērķis pašlaik ir pabeigt augstskolu. Nespied sev kaut kur domāt par tiem 100 gadiem. Un kad man šito izstāstīja un es to ieliku sevi, man tik viegli dzīvot palika. Jā, tā ir. Dot sev atļauju mainīt to, ko tu dari. Tev nevajag. Un tev vieglāk lēmumu pieņemt. Un tad, kā, visbiežāk ir tā, kas ir tavs dzīves misija? Vienkārši pasēdāt, padomā, kas man ir svarīgi pašlaik šajā mirklī manā dzīvē izdarīt. Un tā ir tavs dzīves misija. Tad tu sēdēši viņa pašā datumā pēc gada, uzdos to pašu jautājumu. Būs cita atbilde. Un galvenais, ka atļauj sev to atbildi. Jā. Paldies tev, man liekas, nereāli vērtīgs šis noslēgums vispār. Un tā kā tu tik daudz padalījies ar kaut kādām savām iekšējām pārdomām, lietām, pieredzēm un to, ko tu esi ieguvis ar citiem cilvēkiem, tad šī ir tāda dāvana tev no mūsu atbalstītājiem, manis un Dairas. Tas ir Maks kaut kas, ko sirsnīgs tev paldies. Un, ja tev Bībele stāv uz galda, tad iespējams, ka šis pievienosies un forši papildinās to, ko tu jau zini un par tos dzīves principus, kurus tu jau piemēro. Tu vari droši taisīt vaļā un skatīties. Mēs tā drīkstam. Jā, drīkst. Ka vēl negribās nobildēt. Es drīkst nobildēt? Jā, es drīkst nobildēt, pirms es attaisu vaļā. Tik fantastiski. Jā, Laura sēja. Es neprotu, tik skaistas bantītas taisīt. Tik Maks cute. Jā. Es arī varbūt jāpapraktizē un jāpamācās. Jā, šitā bantīte, tur ir bantītē ar bantīti. Jā. Šis ir tiešām pārdomāts. Jā. Tu esi floriste? Vai tu vienkārši paciņas daudz saiņos svētkos? Kur tu iemācījies, Laura? Ziemassvētki. Es iemācījos pakot dāvanas, tā kā saiņot to papīru, un tagad man reāli labi sanāk, bet šitās bantītas tas vēl es arī esmu tas the person. Rūtai tik briesmīgi dāvanas sanāk saiņot. Dairi Marija. Rūt vienkārši tik briesmīgi saiņot dāvanas. Jā, tur es esmu arī aizrāvies ar to. Galvenais, ka ir kāds, kurš to var izdarīt. Un tad jau viss kārtībā. Tā, tev ekstra širais. Tavs mats. Tas nekas. Cute. Tur ir, jā. Don't count the days, make the days count. Muhamed Ali. Es tev izstāstīšu, kas tas ir, lai tu vari norientēties pēc tam. Šis vispār ir tā kā aizmugurīt. Jā. Kur viņiem ir vāki. Šīs ir divas lietas. Un šis ir tāds tā kā startiņš. Tas ir ceļvedis pie sevis. Viņu sauc par sim un visu kaut kā. Tagad cilvēki viņu ir nodēvējuši. Un šeit ir tāds tā kā visādas atslēgas momenti, kas palīdz nekad neaizmukt no sevis. Un pat brīžos, kad liekas, ka kaut kas tur neštimē, tu vienkārši ienāc šeit, atgādini sev, kas tu esi, par ko tu esi, un dodies tālāk. Un tāds... Just for me? Jā, tas ir tieši tev. Nē, tu esi amazing, bet tu tagad atkal pacēl to latiņu. Un tur ir vēl latiņas, kur var kaut kādas savas piezīmes pierakstīt un savas atziņas, vēl kaut ko. Un šis otrs ir tas, kas seko tikai pēc šī, jo es domāju, ka tev tas nav nekāds noslēpums, ka ja mēs nesaprotam, kas mums patīk un kas mums patiesībā dzīvē piepilda, tad nekam citam īsti nav jēgas. Un šis otrs ir tas, kas ir, viņš saucas Unboxing Wealth, un astroloģijas pasaulē mēs varam nolasīt principus, kas tev strādā naudas ģenerēšanas pasaulē.
Stilīgi. Un tad tas arī ir tāds ceļvedis uz to, bet bez šī viņš vienkārši nefunkcionē. Tāpēc, Tad es saku ar šito un tad vēl to, jā? Jā. Fantastiski. Un viņiem Un arī viss sākumā kaut kas. tā pirmā lapa, kad tu atver kroči, šeit ir QR kodi, kurus tu noskenē, un viņš tev aizvedīs uz audio. Tur ir audio faili, kas paskaidro, kas tieši tas ir, kā to lietot, un otrs ir jau ar taviem individuālajiem failiņiem, jo viens ir šis te rakstītais, bet tas, kas ir tajos audio, papildina to, kas ir šajā rakstītajā. Stilīgi. Es reāli braucu tagad uz 10 dienām uz Somiju, bija viņa atpūsties, un es super. varēšu šito tieši atkal viss sakrīt tieši tā, kā tam jābūt. Es reāli svētdien lidoju, un paņemšu šo līdzi fantastiski. Jā. Nu, Mīšo, paldies. Oh my God, Paldies, you're ka amazing. atnāci. You're max amazing. Thank you so much. Tiešām forši. Būs tev ko pētīt. Jā, nu Tas vienmēr ir fantastiski. interesanti kaut kādā veidā vēl uzsver paskatīties no visādām perspektīvām. Nu, fantastiski. Nu, vispār cepur tev nāc. Baigi darbojies. Ļoti krūti. Paldies tev, Oskar. Paldies visiem, kas klausījās. Ceru, ka jūs izbaudījāt vienu no garākajām sarunām vispār. Jā. Vienu no garākajām podkāstiem, kāds man jebkad ir bijis. Bet man šķiet, un man pašai tas bija ļoti vērtīgi un vērtīgi dzirdēt tavu pieredzi un tavu perspektīvu par visiem jautājumiem, ko es tev tur uzdevu. Jā. Paldies tev. Man liekas, ka labs podkāsts ir tik garš, cik nepieciešams. Jā. Tad, kad viss ir pateikts, Tad ir. tad ir. Jā, tieši tā. Tā, lūk, labi. Paldies. Paldies tev.